Sveicināt visiem šodien nodarbībā par to, kas ir cieņpilna audzināšana. Šobrīd ir ieslēgts ieraksts, un ieraksts būs pieejams pēc tam noklausīties. Varēsiet droši pārsūtīt arī saviem kolēģiem vai arī partneriem, vai arī paši noklausīties vēlreiz. Šodienas nodarbībā par to, kas ir cieņpilna audzināšana. Es vēlos caur piemēriem pastāstīt, kā rīkoties dažādās situācijās, jo savā ikdienā privātpraksē es ļoti bieži saskaros ar tiem jautājumiem, ka ir ārkārtīgi grūti vecākiem izprast, kurā brīdī robežas ir pilnīgi normāls un cieņpilnas robežas, un kurā brīdī šīs robežas ir pārāk vājas, un kad tas jau pāriet tādā visatļautībā. Un par cik es pat ikdienā strādāju gan bērndārzā, gan skolā un konsultēju pedagogus un personālu, tad, diemžēl, ir jāsaskaras ar to, kad šī cieņpilnā audzināšana viņa tiek pārprasta, un rezultātā, diemžēl, veidojas tas, ka ir bērni, kuri ir pārāk brīvi audzināti, un rezultātā viņi tiešām neizprot šo te robežu nozīmi. Un šeit īstenībā nav tik jautājums par robežām, bet īstenībā te vairāk ir jautājums par tādu mentālo noturību, jo tad cieņpilna audzināšana, viņa veicina bērnā to, ka bērns ir mentāli noturīgs, viņš tiek pāri grūtībām, un viņš var arī saskaties ar neveiksmēm, ar zaudēm, ar neizdošanos. Un, ja īsti neizprot šo cieņpilno audzināšanu, kas tas ir, tad nereti var veidoties tas, ka vecāki veido šo pārāk lielo pāraprūpi. Vai arī, piemēram, izglītības iestādēs, kad ir pārāk liela šī pāraprūpe, un rezultātā bērnam tiek atņemta tā spēja pašam augt, attīstīties un pašam var iegūt šo mācību un pieredzi, kā šajā situācijā rīkoties, jo pēc tam jau viņam tās prasmes būs nepieciešamas. Mans vārds ir Simona Dimanta, esmu bērnu psihologs un ikdienā konsultēju vecākus un arī strādāju ar bērniem spēļu terapijā, kā arī diezgan daudz strādāju tieši ar uzmanības deficītu un hiperaktivitātes traucējumiem. Un bieži vien bērniem, kuriem ir šis UDHT, par viņiem bieži saka, ka viņiem nav šo robežu un ka viņi tā kā ir izlaisti, lai gan patiesībā tas tāds neiroloģisks jautājums, kurš ir jārisina. Bet šodien tad runāsim par to, kā rīkoties dažādās situācijās, un es aicināju jūs uzrakstīt, kā jūs skaidrojat, kas ir cieņpilna audzināšana. Es esmu uzrakstījis savu prezentācijā, kāda ir šeit apgalvojumi, ko mēs bieži dzirdam. Līga varbūt tās to var apkopot, kas ir tas, ko mēdz teikt, ja ir kāds uzrakstījis, padalījies ar to. Jā, mums ir komentārs. Cieņpilna audzināšana ir komunikācija ar bērnu, izprotot viņa vēlmes un vajadzības. Šobrīd šī ir vienīgā atbilde. Vēl pret bērnu izturas kā pret pieaugušo, ņem vērā viņa vēlmes, vajadzības un viedokli. Kad ņem vērā arī bērnu viedokli, bērns pieņem vecāku viedokli. Tā, paskatīšos, vai vēl ir kāds. Tas līdzīgs esmu, kā mēs te klātsošo arī runājam. Kad cieņpilna audzināšana ņemt vērā bērnu vajadzības. Jā, tad ir šie 3 komentāri. Jā, ļaut bērnam izdarīt savas izvēles. Jā, un šajā jau nav nekas nepareizs. No vienas puses tā tiešām arī ir. Tomēr, tad, kad bērns aug un attīstās, viņam parādās dažāda uzvedība, un tad ir tas jautājums, vai mēs tiešām varam pret bērnu attiekties kā pret pieaugušo, vai, piemēram, mēs tiešām bērnam varam ļaut izdarīt visas izvēles, kādas vien ir iespējams, un ļaut bērnam darīt visu, ko viņš vēlās. Un to tās pāršķiršu nākamo slaidu. Jā, un tad es iešu caur piemēriem, jo, manuprāt, tas pats labākais veids, kā izskatīt cieņpilnu audzināšanu. Jo, ja mēs teorētiski runājam, patiesībā, ja mēs atskatāmies uz šo apzīmējumu cieņpilna audzināšana, tas nav nekas jauns. Jau Vinikots 1900. Gadā rakstīja, ir vesela grāmata uzrakstīta par to, kas ir cieņpilna audzināšana, kas ir pietiekami labs vecāks. Šis termins nav nekas jauns, vienkārši šobrīd tas ļoti izskan, ka pret bērnu ir jāizturas cieņpilni, un pretstā tiek līdz, kad agrākās metodas, ka tās nebija cieņpilnas, kad agrāk bērniem tika pieprasīta šī bezieruna paklausība, un arī, kad, piemēram, bērni tika iespēdot ar dažādiem sodiem, un arī, ko es bieži saku, tikai 2000. Gadā oficiāli tika pieņemts likums, ka bērnu nedrīkst sist.
Un līdz šim 2000 gadam bija pilnīgi normāli, ka bērni varēja sadot bērnu pa dibenu, ka bērni varēja iepliķēt. Tas bija pilnīgi normāli, un nevienu par to nenosodīja. Un, ja uz ielas iet un, kā es teiktu, sadot pa dibenu, tad tas neviens to neskatījās šķīvi. Nu, labi, es nevaru teikt neviens, bet kopumā tas bija pilnīgi normāli. Un tāpēc šobrīd, kad mums ir šīs divas paudzes kopā, agrākā paudze, kur audzināja mūs, un tagad mūsu paudze, kad mēs saprotam, ka tās pieejas nav bijušas labākās un veselīgākās, tad rodās konflikts, jo mēs taču esam izauguši, vai ne, un mēs visi taču esam veselīgi, un tas bieži izskan par pamatojumu. Bet tad parasti es arī saku pretī šo teikumu, kad mēs nezinām, kādi mēs būtu izauguši, ja mums nebūtu šo soda mehānismu, kurus mēs piedzīvojām. Līdz ar to mēs gluži nevaram teikt, ka mēs esam visi veselīgi izauguši. Vēl jau vairāk, ja mēs paskatāmies uz datiem, tad Latvija ir ļoti, ļoti neapskaužamā situācijā, gan ar pašnāvībām 5. vietā, jau sākot ar pusauģu vecumu, trauksmi, depresiju 3. vietā, un mobbings, bullyings 1. vietā pasaulē. Tas pat nav vairs Eiropā, pasaulē. Un bērni jau nav tie, kuri izdomā tur būt rupji vai trauksmaini vai depresīvi. Bērns ir mūsu sabiedrības spogulis. Un, ja mēs tā kā runājam par to, ka mēs veselīgi esam izauguši, diemžēl dati tomēr rāda, kad ir diezgan slikti ar šo mentālo veselību. Un es vēl aizmirsu minēt arī alkoholismu, kas arī ir Latvijā pirmajā pieciniekā alkohola lietošana un alkohola šī atkarība. Tāpēc, diemžēl, nav gluži tā, ka šīs metodas bija palīdzošas. Tomēr ir svarīgi saprast, kā šīs robežas veidot, tā, lai bērns tiešām apgūtu un izprastu to konkrēto situāciju un varētu arī mācīties. Un tas galvenokārt ir jādara cieņpilnā veidā. Un paņemšu šos apgalvojumus un tad pastāstīšu. Tas arī, kas tika rakstīts komentārus, ko mēs šeit klātienā runājam, tad ir jāņem vērā bērna viedoklis. Jā, bet arī nē. Tāpēc, kad bērnam augot un attīstoties, piemēram, bērns ir 1 gada vecumā, un viņš gribēs, piemēram, paraustīt kontaktus, un tas savā ziņā ir viņa viedoklis. Viņš jau nekādīgi nevar izteikt savas vajadzības un vēlmes. Tas ir vienīgais veids, kā viņš pauž. Viņš iet visu aiztiek, visu bāžu mutē. Tātad mums tik un tā bērnam būs jāsaka nē, kas ir ļoti bieži arī izskan, ka bērnam nedrīkst teikt nē, jo citādāk bērns iemācīsies, ka viņš neko nedrīkst, ka viņš tiek apspiests, ka viņš tiek aprobežots, un tādā veidā viņa šī pašcieņa un pašvērtējums neattīstās, un viņš nevar arī būt tāds atbildīgs un pieņemt pats lēmumus, ja mēs sakam daudz nē. Tomēr tā īsti nav. Arī nē teikšana ir svarīga, bet pats svarīgākais ir, cik daudz, kurā brīdī, un vai tajā situācijā ir arī iespējas, piemēram, ka mēs kaut ko citu varam piedāvāt, bet atkal nevienmēr būs jāpiedāvā kaut kas cits, un vispār var piedāvāt kaut ko citu. Piemēram, šis te 1-gadnieks, ja nevar tos vadus raustīt, viņus nevar raustīt. Un šajā gadījumā nebūtu nekas cits jāpiedāvā, tāpēc, ka šajā gadījumā būtu svarīgs tas uzdevums robežas. Bērnam ir jāiemācās, ka šo nedrīkst, ka tas ir bīstami. Un ja mēs bērnam novērsīsim uzmanību, kas visbiežāk notiek, tad bērns īsti neiemācīsies. Viņš atkārtoties to darīs, līdz kas parasti notiek, vecāks paliek dusmīgs, sabļauj, varbūt pat saper bērnu, un tad, protams, ka tā vainas sajūta, kā lai šajā situācijā rīkojos. Ja viņš mani neklausās, viņam saku, nē, nedrīkst, vai, piemēram, es iedodu viņam kaut ko citu darīt, bet viņš tik un tā atkārtot to dara. Un šeit atbilde ir tajā nevis tas, kad, piemēram, bļauj vai saper bērnu, bet tieši tajā, kad neatlaidīgi atkārto vienu un to pašu. Ja nē ir nē, tad neko nemaina, un pat ja stāv pie tā kontakta, tad pie tā kontakta arī bērnam teikt, nē, nedrīkst, un kāds būtu rezultāts tajā brīdī? Bērns sākt raudāt, spiekliet, kāpēc nedrīkst, kāpēc nevar aiztikt. Un tas ir pilnīgi normāli, tā ir normāla reakcija, un tā nav jāmaina, bērns nav jāizvelk ārā no tās neapmierinātības, no dusmām, no raudāšanas, un jāļauj viņam izdzīvot to, ka viņš to nedrīkst. Un tad bērnam augot un attīstoties, viņš jau vairāk šīs lietas būs iemācījies, tad ar to mazāk būs jāsaka nē. Savukārt, ja mēs visu laiku bērnam novērsīsim uzmanību, viņš neiemācīsies, ka tajā brīdī tās lietas nedrīkst darīt. Ja mēs paši nestāvam stingri, konsekventi un vienveidīgi pie vieniem un tiem pašiem noteikumiem, tādēļ nē ir pilnīgi normāls, un bērnam augot un attīstoties, viņš dabiski tas neizzudīs. Jā. Un tad, piemēram, šajā vecumposmā varbūt mēs diezgan maz varam runāt, piemēram, par bērna viedokli, bet, ja, piemēram,
bērniņš aug un attīstās, ja bērniņam, piemēram, 2 vai jau 3 gadi, tad, piemēram, šādā vecumā it īpaši ir svarīgi ņemt vērā bērnu viedokli, bet atkal, tikko mēs runājam par to, ka bērniņš, piemēram, ir jāiet ārā, cepure ir jāvelk ārā ir saule, ārā ir karsts, un bērns nevēl šo cepuri vilkt, bet šajā gadījumā šeit, piemēram, varētu veidot tādas izvēles iespējas, kas ir ļoti svarīgi, jo bērnam ap šo 2 gadu vecumu viņam tiešām ir svarīgas izvēles iespējas, jo tas bērnam palīdz attīstīt autonomiju un neatkarību un arī nostiprināt viņam to tādu pašapziņu, ka jā, es varu izdarīt izvēles, un tīpaši, ja vecāki ļauj, tad bērnam vēl vairāk ceļas šī pašapziņa. Un, piemēram, šajā cepures gadījumā, ja bērns, piemēram, negribētu vilkt šo cepuri, viņam varētu piedāvāt tur izvēlēties kuru no cepurēm, bet nav tāda iespēja, ka tu ej bez cepures. Un tad šeit stingri būtu jānosaka. Bet, ja mēs domājam par 2-gadnieku, varbūt 2-gadnieks paņems otru cepuri, vai varbūt tās viņš pateiks, ka viņš citu cepuri vilks. Tas patiesībā nav svarīgi, galvenais, ka viņš to cepuri paņem. Bet, ja viņš spītīgi paliek pie tā, ka nē, nekāda cepura nevilks, tad šis jau ir robežu jautājums, un tad bērnam šeit būtu jāiemāc robežas, un tad arī būtu jāpaliek nelokām, konsekventam un stingram pie tā, ka mēs ārā nevaram iet, ir jāvelk cepura, ārā ir karsts. Un tad vienkārši kā vecai platē visu laiku ir jāatkārto, jā, bērns paraudās, padusmosies, klieks, spiegs būs neapmierināts, bet šī ir situācija, un tā ir cieņpilna reakcija. Tad tas bērnam pat ir nepieciešams, nevar šādā situācijā bērnu laist ārā, jo bērns nevar, viņam nav tās kognitīvās spējas, viņš nevar saprast un apzināties to, ka viņš izies ārā un viņš saņems dabūs saules dūrienu, būs veselības problēmas, nevarēs vispār nekur ārā iet, būs jāguļ gultā, un bērns, viņam nav vienkārši to kognitīvo spēju analizēt, viņš nesaprot nākotni, viņš nesaprot sekas. Tāpēc tas ir vecāka uzdevums, pienākums, tieši tāpēc arī pedagoga, ja izglītības iestādē atrodas, veidot šīs stingrās robežas, un tas ir cieņpilni pret bērnu. Bet jautājums ir tajā, kādā veidā mēs to stingrību veidojam. Un visbiežāk tas, ko es tikko minēju, kad tad, kad ir vairākas reizes jāatkārto, ka rodas šīs dusmas, neiecietība, neapmierinātība, cik reizes var atkārtot, un tad rodas šī aizsvilšanās. Un tajā cieņpilnajā audzināšanā pret bērnu tā necienošais moments ir tāds, kad mēs aizsilstamies un sākam kliegt uz bērnu, bet šis te kliegšana, tā būtu jānomaina un jāveido stingra, monotona, vienveidīga balss. Un šis ir ārkārtīgi svarīgi, teikšu no piemēriem, ko esmu novērojusi arī tad, kad, piemēram, nāk pie manīm uz terapiju, kad bērnam ir jāiet projām, un vecāks komunicē ar bērnu ļoti mīļā, maigā balsī. Nu, draugs, taču zini, ka mums ir jāiet, mums taču ir jādodās, mums ir jāiet pakaļ māsiņai, pakaļ brālītim. Bet tad, kad bērns, viņš tā kā nevar saprast to intonāciju, kad viņi runā mīļi, ja mēs runājam skaidri un konkrēti ar norādēm, kad bērnam ir jāsako tām līdzi, un tas ir nopietni, tad tajā brīdī mēs arī mainām balss tembri, tas pašam bērnam ir nepieciešams. Un atkal tas ir cieņpilni pret bērnu, ka mēs viņam iemācam, ka ir dažādi balss tembri, un kad stingrā monotonā balss saka, mums tagad jāiet, tagad nav laika, rekurāt saģērbies, mēs ejam, nevis caur tādu maigu komunikāciju, nu vēl 5 minūtes, mums taču jāiet, tur taču zini, tu esi gudrs bērniņš. Un visa šī komunikācija parasti būs stingrāka, tā necienošā forma. Ne, tā nav necienoša forma. Stingrā monotonā balss ir pilnīgi normāli runāt, un tas ir cieņpilni. Tad, kad paceļ balss vai, piemēram, sāka kritizēt bērnu, kad izsaka neatbilstošus komentārus, tas jau liels, un kā tu tagad uzvedies, un tagad mēs neiesim un nedarīsim šito vai to. Tādā veidā mēs bērnu kritizējam, un īstenībā jau mēs neesam iedoši tās robežas noteikumus bērnam, un pēc tam vēl mēs bērnu par to kritizējam, ka viņš mums nesako līdzi un nedara to, ko mēs vēlamies, lai viņš dara. Tāpēc šī komunikācija ir ārkārtīgi nozīmīga, tieši tā valoda, tas balss tembrs, kā mēs izsakamies. Un runājot tālāk, piemēram, par to viedokļa pieņemšanu no bērna, tas ir ārkārtīgi nozīmīgs faktors, tā tas ir, bet ir svarīgi nepārkāpt robežas, kad neaiziet tajā visatļautībā, jo tas var būt ārkārtīgi sarežģīti, ja bērns ir saņēmis to, ka viņš var darīt visu, to, ko viņš pasaka, un, piemēram, bērns saka, viņš gribēs spēlēties labi, forši viņš var spēlēties, bet, piemēram, ja ir jāiet gulēt, tad būtu jāiet gulēt, un tad ir jākārto mantas un jādara viss, lai tas process iet pie tā, ka bērns iet gulēt, nevis, kad nolaiž žoks, nevar neko izdarīt. Nu jā, piemēram, arī situācijas, ja bērns pamostas naktī, un viņš negrib iet gulēt.
tādā brīdī tomēr arī ir jāveido tās robežas, ka bērns iet gulēt, nevis tagad viņš, piemēram, spēlēsies un dzīvosies un sāks rītu. Vai arī, piemēram, šī jau skolas vecumā, bērnu un pusauģu vecumā, kad bērns skatās televizoru, spēlē video spēles. Un šeit ļoti pazūd tās robežas un pāriet tajā tādā visatļautībā, tajā, kad bērnam iedod telefonu, viņš ir liels, viņš jau saprot, viņš jau zinās, ko darīt. Un beigās rodas tas, ka viņš sēž visādās vietnēs, iztērē vecāku kredītkartes un iegādājas visu kaut ko no Amazona, skatās neatbilstošu saturu, veidojās agresivitāte. Un, it kā vai ne, šādā it īpaši ir ārkārtīgi sarežģīti vecākiem, ja bērns ir jau tādā lielākā vecumā, jo tas ir mums tādu mānīgu sajūtu, ka bērns jau ir tik liels, tik pieaudzis, tik nobriedis, viņš spēja izdarīt tik loģiskus, viņš tā kā spēja izdarīt pats izvēles un būt atbildīgs un pieņemt šo lēmumu, ko darīt, bet tāds īsti nav. Arī šiem skolēniem, viņiem vēl joprojām attīstās smadzenes, viņi vēl joprojām nespēja pieņemt tādus loģiskus, nevar izprast tās loģiskās sekas, kas var notikt, ja viņi, piemēram, iet tur online un tagad skatās tādu neatbilstošu saturu, vai, piemēram, kad viņi paņem šo kredītkarti un ievada visās mājas lapās, viņi nezina par to, ka tur kaut kādi krāpnieki vai cilvēki, un pēc tam viņi arī nezina to, kad piespiežot vienu pogu, tas kredītkartes var arī kaut kas noskaitīties un tiešām atnākt. Tā kad arī vienmēr ir jādomā par to, cik daudz mēs ļaujam bērnam to izvēli izdarīt. Un pie šī iet klāt arī tas, ka ar bērnu ir jādiskutē. Un jā, bet arī nē. It īpaši šo parasti piekopju jau tādā agrā vecumā, bet agrā vecumā ļoti minimāli mēs ar bērnu diskutējam. Diskutēšana ar bērnu ir tik lielā mērā, kad mēs bērnam dodam izvēles iespējas tajās robežās, kur viņš drīkst un var izvēlēties. Bērns nevar izvēlēties, vai viņš ies 9 gulēt, vai viņš ies 10 gulēt. Viņš nevar izvēlēties, viņš tīrīs zobus, vai viņš netīrīs. Viņš ēdīs veselīgi, vai viņš ēdīs neveselīgi. Bērns nevar izvēlēties, viņš ies uz skolu un bērndārzu, viņš neies uz skolu un bērndārzu. Tas ir vecāku uzdevums un pienākums šīs robežas veidot šajos jautājumos un izvēles iespējas bērnam dod viņa vecumam atbilstoši. Un pie šī iet klāt arī šis bieži priekšstats, jeb tāds apgalvojums par to, ka pret bērnu ir jāizturas tāpat kā pret mums. Savā ziņā jā, bet arī nē, tāpēc, ka bērns nav pieaugušais. It kā lielākoties mēs saprotam, vai ne, kad bērns ir bērns, un viņš nespēja pieņemt tādus atbildīgus lēmumus, un tomēr ir kaut kāds šis ierobežojums bērnam. Tomēr diezgan bieži tas apgalvojums ar to, ka pret bērnu ir jāizturas tāpat kā pret pieaugušo, nāk kopā ar domu, ka bērns ir kā pieaugušais, ka mēs drīkstam viņam ļaut izdarīt izvēli, ka mēs, piemēram, sakam, ka tagad ir jāiet, bērns, piemēram, neiet tā, tad viņš ir spējīgs pieņemt šo lēmumu, un viņš zina, kas notiks tālāk, kādas būs sekas, un tāpēc viņš nenāk, vai arī viņš nemācās, vai, piemēram, neēd veselīgi, ka viņš saprot, kas notiks tālāk, kādas būs sekas, ka varbūt tās viņam būs veselības grūtības, vai, piemēram, ja viņš ņem nost mantas un ar citiem bērniem arī strīdās un nedraudzējās, bet bērns jau to nesaprot. Viņš ir visu laiku jāmāca. Un ļoti svarīgi bērnam, ka viņš tiek mācīts, un it īpaši tas ir intensīvi pirmajos dzīves gados. Līdz 1 gada vecumam, līdz 2 gadu vecumam. Tiešām mēs daudz stāstam par to, kas notiek pasaulē. Un šeit pie tās diskutēšanas, kur parasti noiet greizi, un es varu teikt, ka ja, piemēram, bērnam ir 4 gadi un par visu jums ir jādiskutē, tā ir problēma, tā nav norma. Par visu ar 4-gadnieku nav jādiskutē. Jā, 4-gadnieks uzdod daudz kāpēc jautājumus, un viņš tiešām jau šajā vecumā loģiski spriež un var piedāvāt arī tādus savus piedāvājumus, ko šajā situācijā var darīt, un tiešām var arī piedāvāt ļoti labus variantus, ļoti labu kompromisu, bet nebūtu jābūt tā, ka uz visu, ko mēs sakam, ka mums būs jāiet pāriest, jāiet uz bērndārzu, jāiet prom no bērndārza, jābeidz spēlēties, kad uz visu šo bērns sāka ar mums diskutēt, vai viņš to darīs, vai viņš to nedarīs. Tam būtu jau tajā 4 gadu vecumā jābeidzas. Un ja šis turpinās 4, 5, 6 gadu vecumā, tas ir vienkārši tāpēc, ka tomēr līdz tam 2, 3 gadu vecumam ir ļauts bērnam par daudz, ka viņš sāk vadīt, jo kas parasti notiek, ja mēs par daudz ļaujam bērnam izdarīt tās izvēles, un mēs par daudz sekojam
viņa izvēlēm, tad veidojas tas, ka bērns sāk pārņemt pieaugušo, un viņš neiemācās to, ka viņš tā kā ir bērns un viņš nevar kontrolēt situāciju. Bērns pāriet pozīcijā, ka viņš vēlas visus vadīt un visus kontrolēt, un viņam pašam tas veido trauksmi, jo bērns ir pārāk mazs, lai viņš uzņemtos tik lielu atbildību. Un tipiski šiem bērniem, kuri ļoti daudz par visu diskutē, visbiežāk viņiem ir arī emocionālas grūtības, viņi daudz raud, daudz ir neapmierināti, viņi ir dusmīgi, un tas ir tāpēc, ka viņi nejūtas droši, jo tiklīdz veidojas šīs te lomu maiņas, tā bērnam pazūd, kas par mani rūpējās, uz ko es varu paļauties, un līdz ar to tur rodās bailes un stress un neapmierinātība. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi neiebraukt šajā grāvī un tiešām skatīties, kurās situācijās var bērnam šo te ļaut izvēlēties un kurā brīdī nē. Un tā formula diezgan vienkārša, ko es parasti saku. Ja bērnam tas ir izskaidrots un jāņem vērā līdz 2 gadu vecumam, mēs tiešām daudz skaidrosim, un patiešām ir vairākas reizes jāatkārto viena un tā pati situācija arī līdz 2,5 gadu vecumam. Tomēr bērnam augot un attīstoties līdz 2,5–3 gadu vecumam, mēs arvien mazāk atkārtosim tās situācijas, kuras jau ir bijušas par zobmazgāšanu, par ģērbšanos, par ēšanu. Noteikti šajā vecumposmos 3 gadu vecuma sāksies daudz stāstīšanu par socializēšanos. Mēs jau gan daudz stāstam līdz 2 un 3 gadu vecumam, jo bērns sastopās ar bērniem, un viņš īsti nezina, kā ar viņiem komunicēt, un varbūt tā kā atņem mantu, vai netīšām pagrūž, vai negrib dalīties, vai ne, un tam līdzīgi. Tad es esmu jāstāst, kāpēc bērns šādi ir draudzējis, un kāpēc nedraudzējis, un kāpēc tā man tam ir jādalās un nav jādalās, un kāpēc ir jāpagaida. Un tā kā piedāvāsim dažādas šādas te sociālas prasmes, kā ar bērniem vienam ar otru komunicēt. Bet, nu jā, būtu jāsamazinās tām, cik daudz mēs stāstam par to, ko esam jau stāstījuši bērnam augot un attīstoties. Un ja tomēr atkal šis 4 gadu slieksnis, ja arī 4 gados tiešām par visu ir jāskaidro, ka mēs brauksim no saumītes, kāpēc nevar sēdēt tur priekšā, kāpēc mēs veiklā tur nepirksim to, ko tu gribi, tas jau ir norāda to, ka tomēr ir bijusi pārāk liela šī atļauja bērnam izdarīt izvēles. Un kā rezultātā arī bērns vienkārši viņš neprot, ne tāpēc, ka viņš negrib, bet tāpēc, ka tajā otrā pusē ir bijis pieaugušais, kurš ir pārāk daudz ļāvis bērnam izvēlēties tajās situācijās, kad viņam nebija jāizdara šī izvēle. Un viena no, un šis ir ļoti, ļoti svarīgi, cieņpilnas audzināšanas sastāvdaļa ir bērnam iemācīties saņemt atbildi par nē. Un šeit nereti arī vecāki nobīstās, jo tad, kad bērns saņem atbildi nē, viņš var sākt raudāt, būt neapmierināts, dusmīgs, bet tas ir pilnīgi normāli, ka viņš arī iemācās, ka šie atbildi ir jāpieņem. Jo, ja bērns atkal, un šis ļoti līdz tam 3 gadu vecumam, šo visu bērns iemācās līdz 3 gadu vecumam, pēc tam jau tālāk mēs varam redzēt, ka, piemēram, ja bērns zaudē 4–5 gadu vecumā, tas ir normāli, ka laiku pa laikam bērnam veidojas liels emocijas un neapmierinātība, tāpēc, ka 4 gadu vecumu bērns pirmo reizi sāk skatīties uz citiem un sevi salīdzināt. Un viņš, principā, pirmo reizi pamana, ka citi var būt spējīgāki un ātrāki, ka viņš var būt arī lēnāks. Un sākumā viņš to nav zinājis līdz tam 4 gadu vecumam, bet tad viņš sāk tā kā pamanīt, viņam tas ir pārsteigums. Kā viņš tā kā nav tāds, vairs nav tā visa pasaule ap viņu, un viņš nav pats pirmais, pats spējīgākais. Un tā ir pilnīgi normāla attīstības sastāvdaļa. Un tāpēc ir ļoti, ļoti svarīgi arī šajās situācijās, kad bērns, piemēram, šos zaudējumus piedzīvo, neizdošanos, ar viņu negribēja spēlēties, kad arī bērnam skaidrs, nu jā, šajā brīdī viņš negribēja spēlēties, jā, tas ir pilnīgi normāli, ka tu šajā reizē tā zaudē, viņš bija ātrāks, jo tā bērns iemācās. Ja mēs bērnam, un kur parasti notiekās tā kļūda, ka, piemēram, ja bērns zaudē, tad mēs teiktu, ka nekas nākamā reize, tu uzvarēsi, nu spēlēm vēlreiz, vai, piemēram, vecāki vēl tīši zaudē, lai bērns uzvarētu, un vairāk pastiprina to, ka bērns neiemācās, ka tā tiešām arī notiek. Sākumā tās bērns nesaprot, kāpēc, bet ar laiku viņš sapratīs, kāpēc tā notiek, viņš pilnīgi normāli arī to pieņems, un uz to nereaģēs tādām lielām emocijām. Jā. Tā, es paskatos, kas ir manā prezentācijā. Nu, jā, un šis iet kopā ar to, ka, piemēram, tas, ko saka, ka bērni nedrīkst ierobežot. Nu, nav iespējams, ka mēs bērnu neierobežojam. Mums tāpat kaut kādos veidos būs viņš jāierobežo.
Tas ir pilnīgi normāli, jo tas bērnam veido arī atkal robežas, un robežas ir par to, ka viņš jūtās sadzirdēts, ka viņš jūtās saprasts un ka viņš jūtas droši. Tad, kad viņam būs nepieciešams pie kāda vērsties, viņš zinās, kur viņš varēs vērsties. Un šīs te robežas, kad mēs bērnam iemācam, viņš pats iemācās arī pret citiem izturēties ar robežām un cieņu, un viņš iemācās arī sargāt savas robežas labāk. Bet šī te vairāk pastāstīšu ar piemēriem par to ierobežošanu, piemēram, situācijas, kad ir tīpaši tie jaunākā vecuma posma, un arī šis attiecās uz pusauģiem, jaunāks un pusauģu vecuma posms, kad bērniem patīk visu kaut ko pētīt. Viņiem patīk aiztikt traukus, likt visu mutē, krāsot, un tad ir šis te cieņpilnās audzināšanas aspekts. Nedrīkst ierobežot bērnu, un ir jānodrošina bērnu vajadzības. Bet, piemēram, bērns ar rociņām, šis ir reāls situācijas, bērns ar rociņām krāso uz papīra, un tad viņš izdomā, ka viņš uz sienas pakrāsos, uz plauktiņiem pakrāsos. Bērnu ierobežot nedrīkst. Ko tad mēs darīsim šajā situācijā? Tad ļausim viņam visu apzīmēt. Vai arī, piemēram, bērns arī un pilnīgi normāla vecuma posma īpatnība, ko bērns dara, ka viņš met zemē ēdienu, met zemē lietas vai arī mētā lietas. Tā ir normāla attīstības sastāvdaļa, jo tas notiek tajā laikā, kad bērnam patīk eksperimentēt ar dabas likumu kārtību. Tāpēc arī bērni met tās lietas, jo viņi skatās, kas notiek. Viņi skrata, dauza, staigā apkārt, vēl kaut ko padauza. Un atkal jautājums ir vajadzības, un tad ir šis aspekts. Nedrīkst ierobežot. Ja bērns, piemēram, paņem ēdienu un met viņu zemē un sāk mētāt pa sienām, un vecāks vienreiz uzliek, otrais uzliek uz galda, un bērns turpina visu mētāt, vai šajā brīdī tiešām mēs bērnu neierobežojam, ja tādā veidā mēs bērnam atņemsim šo neatkarību, autonomiju un spēju uzņemties atbildību. Jā, vai arī, piemēram, šīs te mantu grūšanas uz 2 gadu vecumu, liela daļa novēro to, ka bērnam ir tendence gāzt torņus. Un tas arī ir daļa no attīstības, pilnīgi normāli. Lielākā daļa bērnu tā dara, viņi ļoti priecājās. Bet īpaši, kur ir brāļi un māsas, tur nepriecājās lielākie brāļi un māsas, tur nepriecājās arī bērndārzos, kad ir lielākie, kad citi bērni ir uztaisījuši kaut ko, un tad kāds pieskrien nogāž. Un tad bieži saka, vai kāds agresīvs bērns. Bet nē, tā ir vajadzība, bet tomēr jautājums, bērnu ierobežot nedrīkst. Bet ko mēs darām tajā brīdī? Mēs ļausim viņam iet tā kā visu gāzt. Un šeit ir vienkārši jautājums par to vidusceļu. Mēs apzināmies, pirmkārt, cieņpilna audzināšana ļoti par to, ka mēs izzinām, kādas ir vecuma posma attīstības īpatnības. Piemēram, šis, ko es stāstīju, vai ne, bērns met zem ēdienu, tā ir vecuma posma vajadzība. Bērns skatās, kas notiek ar to lietu, viņš klausās, un tādā veidā viņš iegūst savu praktisko pieredzi un sāk saprast, kā tās lietas strādā. Un tad, kad viņš ir sapratis, viņš pārstāja ar tām lietām tā darboties. Un, piemēram, šajā brīdī, ja bērns mētās šīs mantas, tad mums būtu jānodrošina to, ka pirmkārt mēs zinām, viņam pienāk šis vecuma posms, viņam patīk izzināt šo te dabas likumu kārtību. Tātad mēs viņam dosim tās lietas, kuras drīkst mest, un mēs piedāvāsim to vidi, kur viņš drīkst eksperimentēt. Piemēram, tas, ko dara bērni, viņi paņem karotīti un staigā visur dauza. Vai ne? Un mēs bērnam varam, piemēram, iedot speciāli priekšmetus, pa kuriem viņš drīkst daudzīt, bet tāpat laikā arī ierobežot, ka uz citiem priekšmetiem, piemēram, tur, kur stikls, viņš nedrīkst vai televizors vai telefons. Viņš nedrīkst ar to karotīti pa to telefonu daudzīt. Un sanāk, ka mēs bērnu ierobežojam, bet tas nav necienoši pret bērnu, tas ir vajadzīgi pret bērnu, jo viņam ir vajadzīgs zināt un saprast, kad tur tās lietas mēs neizmantojam šos te priekšmetus, lai mēs viņus, piemēram, sistu. Un bērns jau iemācās, ka tās ir robežas, bet, piemēram, ja mēs tikai un vienīgi sakam, nedrīkst, bet nepiedāvājam tajā brīdī, kur viņš to vajadzību var apmierināt šajā gadījumā, ja tas ir dabas lietu eksperimentēšanas laiks, tad, protams, ka veidosies tas, ka mēs staigāsim bērnam pakaļ un visu laiku teiksim nedrīkst. Un šis varbūt tās nezinu, cik daudz šeit klausās, kuriem ir mazāki bērni zīdēnīši, bet tad, kad mazi bērni ir, viņi bāž rokas mutē un sūkā īkšķi un ļoti daudz satraucās, ka tas ir kaut kas slikts un velk bērnam ārā rokas no mutes un arī bērns liek visu mutē, pilnīgi normāli, tas ir nepieciešams, viņam ir jāaiziet caur šai fāzei. Un tad, kas notiek, ka bērns vienkārši nevar tās vajadzības apmierināt, viņš staigā un viss pēc kārtas aiztiek, un viņš vienkārši meklē, kad viņš beidzot tās vajadzības varēs apmierināt. Un tur jau rodas tas, ka tādā gadījumā bērns ir par daudz, viņam ir neļauts attīstīt tās vajadzības un, jā, un piedzīvot to pieredzi, kas viņam ir nepieciešama.
Un tad veidojas tas, ka visu laiku bērnam jāsteigā un jāsaka, nē, nedrīkst. Bet ir svarīgi bērnam nodrošināt šīs vajadzības. Un tādā gadījumā, ja bērns gribēs kaut kādus priekšmetus testēt, tad mēs viņam piedāvājam tos konkrētus priekšmetus. Bet atkal stāstīšu arī no piemēra. Mēdz būt arī tā, ka ir vecāki, kuriem šķiet, ka bērnam vajag savu istabu, kas ir ļoti jauki fēni, ļoti labi, bet ka tajā istabā ir salikts viss tā, kā bērns tā kā pats var apkalpot pats sevi. Tur gan ir virtuvīte, gan pārtika, gan kur saģērbties, un šis jau ir pārmērīgi uz to galējību, kad šeit ir nevis visatļautība, bet pamešana novārtā. Jo mēs bērnam iedodam to ideju un domu, ka viņš pats var izdarīt tagad izvēli, cikos viņš ēdīs, kad viņš ēdīs, cikos viņš ģērbsies, kad viņš spēlēsies, kad viņš ies gulēt. Bet tas bērnam iedod to, ka viņam nav atkal stabils cilvēks priekšā, kuram var uzticēties, uz kuru var paļauties, un šādam bērnam var veidoties ļoti liela trauksme un neapmierinātība un arī raudulīgums, vai arī pretēji viņš var sākt distancēties, viņš tiešām var palikt neatkarīgs, bet tādā gadījumā viņš neveidos tās sociālās attiecības, un šie bērni, kuriem ir šis pamešana novārtā, kad mēs iedodam bērnam pārāk daudz iespējas izvēlēties, viņš sāk arī distancēties un baidīties no jaunām iespējām, no eksperimentēšanas, no problēmu risināšanas. Tāpēc, ka ja mēs bērnam, un šeit es parasti saku tādu piemēru, vizualizējot, jūs iedomājaties, ka ir kāpnes, es nezinu, kāpnes vai trepas, kāpnes pareizi saka, kad ir tā kā pakāpieni, kuriem jākāp augšā piemēram kokā. Un tad ir vienas, kur ir mazas šīs te atstarpītas, un tad otras, kur ir lielas, un tad jāuzkāp. Un tad, principā, tad, kad mēs bērnam iedodam par daudz, lai viņš izvēlās un veicinam pārmērīgi lielu šo neatkarību, sanāk tas, ka mēs no bērna prasam pārāk daudz, ka viņš nav izaudzis, lai tik daudz spētu izdarīt, lai viņš spētu izvēlēties, un kas notiek, kad bērns visu laiku tiecās izdarīt tā, kā mēs sakam, jo viņš jau nezina, ka viņš tā nedrīkst, ka viņš nevar tā izdarīt, tāpēc viņš vienmēr centīsies panākt to, ko mēs no viņa sagaidām. Bet, ja bērnam tas būs pārāk grūti, tas, kas notiek, viņš sāk piekust, un viņš sāk samazināt to vēlmi kaut ko darīt un kaut ko mēģināt, un var palikt vairāk tāds apātiskāks un izvairīties no situācijām, kur ir šādas te grūtības, izaicinājumi, viss šī mācīšanās, rakstīšana, jaunas situācijas, draudzēšanās, un bērns ir tā kā vairāk nomaļus dzīvoties. Un un tas ir tad, kad bērnam iedod par daudz labu gribu, sanāk pretēji, ka ir pārāk daudz šīs izvēles iespējas. Un tas nav cieņpilni pret bērnu, jo tādā veidā mēs patiesībā bērnam uzliekam to slogu, ka tā atbildība ir pārāk liela bērnam. Varbūt par šo laiku ir kāds jautājums ienācis. Jā, šobrīd nav papildus jautājumu, bija komentārs par sišanu un sodīšanu, ka ar sišanu un sodīšanu mēs vairāk bērnu attālinātu no sevis un uzskatu to kā vāju un vardarbīgu vecāku īpašību. Jā. Šis tāds ļoti labs komentārs par to, ka šī sišana vairāk tiešām attālina šīs attiecības, jo, diemžēl, kas notiek, kad, piemēram, mēs bērnam iestam vai mēs viņu uzkliedzam, mums varētu šķist, ka, tūlīt notiek efekts, tāpēc, ka bērns apstājās, vai viņš tūlīt sāk darīt to, ko mēs viņam teicām, bet viņš patiesībā nobīstās. Un tāpēc viņš sāk tā kā reaģēt. Bet problēma ir tajā, ka viņš nesaprot, kas bija tā problēma, un par šo es arī parasti saku, tad, kad tur, kur rodās tās strīdu situācijas, kad rodās tās dusmas un neapmierinātība, vienmēr ir jādomā, tā ir problēma. Un šajā brīdī notiek patiesībā bērna mācīšanās, kā tikt tai problēmai pāri, kā viņu atrisināt. Un šeit arī rodas tas, ka bērnam veidojas šī mentālā noturība pret grūtībām, pret spriedzi. Bet, ja mēs, piemēram, sabļojam, mēs pieprasam, lai bērns dara tā, kā mēs vēlamies, un tā kā arī ieper bērnam, tad bērns neiemācās, kā to situāciju risināt. Un kas notiek, ja mēs pret bērnu reaģējam agresīvi, tad bērns arī reaģēs agresīvi pirmkārt pret savām dusmām. Šeit arī mēdz tādas situācijas būt, kad vecāki nesaprot, kāpēc tad, kad, piemēram, bērns ir kaut ko sliktu izdarījis, viņš, piemēram, tā kā neatzīstās vai, piemēram, neklausās, ko saka vecāki, bet kas var izveidoties, ja iepriekš, un šis nav tā, ka vienreiz tas gadījās, tad bērns šādi darīs. Nē, šis ir par to, ka sistemātiski tā ir noticis. Ja sistemātiski vecāki paši
pie šādām strīdu situācijām ir sabļāvuši, sapēruši vai, piemēram, aizsūtījuši bērnu uz istabu. Un šo noteikti mēs arī runāsim par istabas aizsūtīšanu, bērnu vienu pašu atstāšanu. Kad šādās situācijās, kad bērnam radusies tā problēma, kad bērns pats sāka ar dusmām reaģēt. Viņš neklausās vecāku vai, piemēram, neklausās pedagogu, bet viņš pats, piemēram, vēl tīšām sāk darīt, pagrūst kaut kādas mēbeles vai sāk apsaukāties un kaut ko teikt. Un šī uzvedība var veidoties tāpēc, ka sistemātiski jau bieži vairākas reizes bērns pats uz šādu rīcību ir saņēmis agresiju no citiem, neadekvātu tādu reaģēšanu. Un tad, ja tas bieži notiek, tad bērns pats uz savu uzvedību, un šis notiek parasti pēc 4 gadu vecuma, jo bērns pēc 4 gadu vecuma jau ļoti konkrēti, vienkāršotā līmenī var savilkt kopā savu uzvedību ar sekām. Ja, piemēram, viņš šķiestīs kādam, viņš zina, ka tas bērns citīs viņam pretī, vai arī ar viņu nespēlēsies. Ja viņš izlies ūdeni, viņš saprot, vai ne, ka viņš tur aplies sevi, vai arī, piemēram, ja nokritīs kaut kas, viņš saprot, ka saplīsies. Viņš ļoti vienkāršot šis sekas saprot. Tāpēc arī bērns var iemācīties atkal pēc tā 4 gadu vecuma, kad, ja ir problēma situācija, viņam nav prasme, kā to risināt, bet viņš risina to tā, kā ar viņu to risināt, ar strīdiem, ar bļaušanu, ar dusmām, ar neapmierinātību. Un tāpēc ir šādas situācijas, ka novēro, ka bērns tad, kad ir dusmīgs, viņš pats reaģē vēl dusmīgāk, nevis ieklausās, vai nav bijis tā, ka pārāk bieži ir sanācis reaģēt neadekvāti. Un šo man tiešām gribas uzsvērt, ka nav tā, ka mēs tur kaut kad reizes gadies sadusmoties un sakliekt, vai tur iepēr bērnu, ka tagad šādi te bērns darīs. Nē. Parasti ir tā, ka, ja šis tā konsekventi notiek un regulāri tāda pieeja, bet šo visu ļoti vienkārši var mainīt, kad vienkārši pārstāj to darīt, un tajos brīžos, tad, kad ir tāds dusmas un neapmierinātība, tad labākais veids ir arī bērnam mācīt tās prasmes, un tas nav nekādā veidā bērna atstāšana vienam, ka mēs bērnu atstājam vienu pašu, vai arī, ka mēs neņemam vērā bērnu vajadzības, un atkal šī cieņpilnā pieeja, ka mums bērnam jāpalīdz un jāatrisina tā situācija, mēs nedrīkstam bērnu atstāt vienu pašu. Bet, ja vecāks vai kaut kāds pedagogs nevar tajā brīdī izdomāt un saprast, ko darīt, tad arī tas ir bērnam iemācīt prasmi, kad man tagad ir dusmas, mēs nevaram šo atrisināt, mēs ņemsim pauzi, es eju padzerties, tu eji pasēdi, padzīvojies, vēlāk satiksimies, šito pārunāsim. Un tad, kad vecāks pats ir izdomājis un sapratis, kas tajā situācijā notika, vai arī nav sapratis, vienalga pēc laika satikties un pārunāt. Ka mums tur sanāca strīds, mēs tur nevarējām vienoties, un man šķiet, ka vajadzēja darīt tā, bet tu gribēji tā. Protams, šo mēs darīsim jau tad, kad bērnam ir 4 gadi, līdz 2,5, 3, 4 gadi, jo šeit bērns jau var gana loģiski pieslēgties un tiešām tā kā diskutēt, un viņš nelielā mērā jau spēj saprast otru cilvēku skatījumu punktu, tādā ļoti vienkāršotā līmenī. Bet, ja mēs, piemēram, šeit runājam par tādu pusauģiem un skolēniem, tad šeit šajā gadījumā tas, ka mēs, piemēram, bērnu atstājam vienu pašu, tas būtu pilnīgi normāli, bet tāpat laikā arī būtu būtu jāizveidojas šai komunikācijai. Ja mēs šādi darām pirmsskolas vecumā, tad jau pusauģu vecumā un skolēnu vecumā bērni jau zinās, kad, piemēram, vecāks ir neapmierināts, ka šajā brīdī nebūs nekāds nerisinājums, un tie ideālajā variantā būtu jābūt tā, ka bērns pats jau saka, kad viņš ir dusmīgs, ka viņš ies uz savu istabu. Un tas ir normāli, ka, piemēram, par to istabas iešanu un sūtīšanu. Tātad nereti vecāki novēro, ka, piemēram, līdz tādam 1-2 gadu vecumam, līdz 2-3 gadu vecumam, ka bērns, piemēram, saraudās, paliek dusmīgs, viņš mūk projām. Un tad atkal šis cieņpilnais aspekts, bērnu nedrīkst atstāt vienu pašu. Ja viņš ir saraudājis, jābūt vienmēr kopā, tur jāmēģina samīļot, bet bērns arī var negribēt samīļot. Un tas ir tas, ko bieži vecāki piedzīvo, ka viņi grib tā kā samīļot bērnu, bet bērns vēl vairāk tā kā grūžas projām, paliek vēl dusmīgāks. Tāpēc tā cieņpilna audzināšana nav tāds melns un balts. Ir jāspēj saist savus bērns. Un ja tāds 2-gadnieks mūk projām, tad, un šis pat neatiecas vienalga, vai tas ir 2-gadnieks, 3-gadnieks, vienkārši ir atšķirība, kāpēc viņi mūk projām. Un tādā 4 gadu vecumā, ka bērns ir sadusmojies un pats aiziet apsēsties kaut kur, dusmoties, tas ir pilnīgi normāli vecuma atbilstoši, jo 4 gadu vecumā bērns var saprast, ka tajā situācijā nekas nemainīsies, tas vienkārši būs tā kā būs, un viņam ir dusmas, un viņš aiziet un padusmojās. Bet visās šajās situācijās, kas būtu jādara, būtu svarīgi bērnam teikt, ka es tepat esmu, kad vien tu vēlies, tu vari nākt pie manis.
Un tādā veidā mēs veidojam to, ka bērns, ja viņš grib, viņš var būt viens. Bet kas šajā situācijā būtu tas, ko mēs tā kā varētu tulkot par to, ka tā nav cieņpilna pieeja un ka mēs tomēr šajā gadījumā bērnu atraidīsim, būs tad, ja nikni bērnam teiks, ko tu raud, ko tu čīkst, ko tu dusmojies, ej uz savu istabu, es ar tevi nerunāšu. Šīs frāzes. Tad tas būs necienoši, jo tādā veidā, tad, kad bērnam ir šī problēmas situācija, mēs bērnam pasakam, kamēr tev ir šīs dusmas, neapmierinātība, problēmas, tu neesi vajadzīgs. Un kas notiek, ja mēs bērnam šādi sakam, tad viņš augot un attīstoties, viņš iemācās problēmas ir jāslēp, dusmoties nedrīkst, dusmas ir jāpēt, bet to nevar noslēpt. Pēc laika, tad, kad bērnam radīsies tās dzīves situācijas, tipiski tā dusmas viņas iznāk milzīgas, tad milzīga vētra ārā un nevar saprast, no kurienes nekas jau tāds nebija, bet tas nav tāpēc, ka tajā situācijā kaut kas notika, bet tāpēc, ka jau daudz situācijas ir bijušas un bērns vienkārši tās emocijas ir apslāpējis. Un šo nevar tik labi saprast līdz 3 gadu vecumam, tāpēc, ka tajā vecumā ir ļoti normāli, ka bērniem tās emocijas ir daudz, un šeit līdz tam 3 gadu vecumam ir tik ārkārtīgi svarīgi ļaut bērnam izdarīt izvēles, bet tikai tajās situācijās, kur tas ir atbilstoši, kur viņš var un drīkst izvēlēties. Piemēram, par šo arī ēšanu. Tas ir normāli, ka šajā vecumā bērni ir izvēlīgi ēdāji. Tomēr nebūtu jābūt tā, ka kur ir tā robeža cieņpilna un atkal nav cieņpilna pieeja. Bērnam, piemēram, pajautā, vai tu ēdīsi makaronus, viņš saka, jā, viņš ēdīs makaronus. Makaroni uztaisīti, apsēžas pie galda, bērns saka, nē, es neēdīšu makaronus. Un šeit būtu tomēr cieņpilnā pieeja būtu tāda, ka mēs bērnam mācam tās robežas. Mēs sakam, tu sākumā teici, ka ir makaroni, šobrīd ir tikai makaroni, es tev neko citu nevaru piedāvāt. Un bērnam vai nu viņš ēd tos makaronus vai nē, un tad pēc tam tas, kas būtu jādara, būtu jāsaka, būs nākamā ēdienreiz, piemēram, ja tās ir vakariņas, tad izveidot to, kad, piemēram, pēc stundas ir kaut kāda mazā ēdienreiz, bet no šī brīža, kad bērns ir uztaisījis to untumu, ka viņš tagad neēdīs, nebūtu jādara tas, ka vecās tagad kaut ko citu uztaisīs. Tāpēc, ka šajā brīdī bērns atkal iemācās šo te visatļautību, ka tagad mēs bērnam katru reizi, kad viņš kaut ko pajautās, mēs viņam uztaisīsim. Un tā, diemžēl, arī notiek, kad vecāki visu laiku gatavo to, ko bērns jautā, un beigās bērns nē to, ko mēs viņam dodam. Zināt, tad katram bērnam jātaisa atsevišķi vakariņas, kas nav veselīgi un tas nav atbilstoši. Un tad, lai nebūtu tā, ka bērns tur izbadējies un iet gulēt, bet, kad ir pauze no tā brīža, ka, ja tu vēlies tur apēst šo te, šobrīd nebūs, nedaudz vēlāk būs pēdējais ēdiens pirms gulētiešanas, un tad paņem pauzi, bērns, jā, varbūt tās būs neapmierināts, varbūt tās viņš apēdīs tos makaronus, varbūt tās viņš neapēdīs, bet pēc laika tad var piedāvāt tas, kas ir, un lielākoties tajā otrreiz, tad jau bērns arī ēd to, kas ir. Un jā, kad neveidojās tas, ka pārmērīgi bērnam ļauj izvēlēties. Jā, Simona, mums ir 2 jautājumi ienākuši. Jā, pirmais, kā bērniem paskaidrot bērnam par īpašā bērna uzvedību un rīcību? Es arī skaidri pateikšu jautājumu, tāpēc, ka es tikai dzimstu savā austiņā. Jautājums bija par to, kā pastāstīt bērnam par otru bērnu īpašo uzvedību. Jautājums, kāda bērna vecuma ir? Ja grupā ir kāds bērns, īpašais bērns, vai nu bērns ar autiskā spektra traucējumiem, visbiežāk par autiskā spektra traucējumiem šādi saka, vai bērns, piemēram, uzmanības deficīta un hiperaktivitātes traucējumiem. Kāda vecuma grupa tā ir? Jā, lai autori ieraksta čatā. Es jau sāku šeit, bet tad līdz kādā brīdī man pasaki. 4 gadi. 4 gadi. Pirmkārt, jau tas, ko es teikšu, bērni vispār neizprot atšķirību, viņš ir īpašs vai nav īpašs. Bērni ir ļoti atvērti visiem. Un es pat, kad strādāju bērndārzā, mums katrā grupņā bija 3 bērni ar īpašām vajadzībām. No tādām slimībām, ka bija bērniņš, kurš vispār gulēja ratiņkrēslā un vispārībā nekustējās. Un es domāju, mums pieaugušajiem ir vairāk lielākas reakcijas, kad mēs redzam šādu bērnu, kā tiem bērniem, kas ir šajā te grupā, jo viņi redz pirmo reizi, viņi neizprot, viņi nezina, kas tas ir, un viņi veidos priekšstatu par to, kā mēs reaģēsim uz šiem bērniem. Tāpēc mūsu uzdevums bērniem ir izskaidrot nevis tā, kā mēs domājam, bet no bērna skatījuma punkta. Un ir tīpaši šādiem 4-gadniekiem, mēs pirmkārt varam pajautāt, ko viņi paši domā par šo bērnu, kā viņi saprot, kas viņam un parasti jautā, ko tev patīk ar viņu darīt kopā, kas ir tas, ko viņš dara interesantu.
Un pēc tam var, piemēram, stāstīt, kas ir ļoti būtiski. Piemēram, piemēram, tas ir ģimenē un ir 2 bērni, tas ir citādāk. Bet, ja tas ir bērnu dārzā, ir tomēr ārkārtīgi svarīgi, ka vienojās ar vecākiem, ka grupā tas tiek stāstīts. Tāpēc, ka būs vecāki, kuriem, piemēram, viņi nevēlās, ka citiem bērniem stāsta par to, ka šim te bērnam ir kaut kāda veida domāšanas vai uzvedības vai emocionālās grūtības. Un pats svarīgākais ir īstenībā, kādā veidā mēs to pastāstam. Un parasti mēs stāstam to pavisam vienkāršā veidā caur atšķirībām, caur kopīgo un caur atšķirīgo. Runā par to, kas mums visiem ir kopīgs. Un parasti sāk bērnam ļoti vienkārši, viņi nesaprot tādas personības iezīmes, viņi nesaprot arī to, ka smadzenes, viņi pat nezina un neiedomājas, ka mums ir smadzenes. Viņi saprot to, ko viņi redz. Viņi redz, piemēram, to, ka kāda ir matu krāsa, kāda ir acu krāsa, kāds arī, cik mēs esam īsti, cik mēs esam gari, kā mēs runājam, cik mēs ātri skrienam, kā mēs rakstam. Un caur šo veicinām bērnam arī to izpratni, ka mēs esam līdzīgi un mēs esam arī atšķirīgi. Un ja grupā ir kāds bērns, kuram, piemēram, ir īpašās vajadzības, es nezinu, kas šajā gadījumā, kas tieši šim bērnam ir, bet, ja tā ir atvērta grupa un arī vecāki ir atvērti par to runāt, tad ir tiešām ļoti, ļoti, ļoti vērtīgi, ka bērniem pasaka, viņš uzdas šādi, tāpēc, ka viņam ir autiskā spektra traucējumi, un tad arī citi bērni saprot, viņam ir autiskais spektrs. Un bērni, viņi nezin, ko tas vārds tāds traucējumi nozīmē. Mums šķiet, tas ir kaut kas tāds slikts un nabaga bērniņš, un viņam tur dzīvē nekas nebūs un nesnāks, un tā ir kaut kāda grūtība. Bet priekš bērniem tas ir parasts bērns, kurš vienkārši, viņš reizēm nesaprot, vai, piemēram, viņš neskatās acīs. Un tad arī šiem bērniem mēs iemācam, ja tu gribi ar viņu spēlēties, tad viņam ir jāpiet klāt, jāpieliek roku un jāpajautā, vai viņš grib spēlēties. Reizēm viņam nepatīk, ka tik tuvu nāk, tāpēc viņš sēž tur. Un šādā te veidā caur kopīgu un caur atšķirīgu stāsta, bet mans droši vien ieteikums būtu, ja tas ir kaut kādā izglītības iestādē, ka tomēr piesaistīt cilvēku, kurš māk to pastāstīt, jo tā visa stāstīšana notiek nevis tā kā lekcijā, bet caur sarunu, visu laiku caur sarunu ar bērniem. Kas ir tas, ko jums patīk darīt kopā? Kas ir tas atšķirīgais? Kas ir tas, kas jums izdodas? Kas ir tas, ko tu nesaproti, kāpēc tā notiek? Un nevienmēr ir obligāti teikt, ka bērnam, piemēram, ir autiskā spektra traucējumi, uzmanības deficīta un hiperaktivitātes traucējumi vai Aspergers. Bērnam tas īstenībā neinteresē. Tas, protams, ka ir svarīgi tādā ziņā, jo mēs veidojam to iekļaušanu un bērns saprot, jo bērni pamana, ka kāds ir atšķirīgāks, to viņi pamana. Atšķirīgs un kopīgs. Bet viņi nesaprot, kāpēc. Un kā ar viņu komunicēt. Un tas ir pats svarīgākais šiem te bērniem, kā ar viņiem draudzēties. Jo viņi arī nesaprot, kāpēc viņš tur sēž visu laiku maliņā, piemēram, vai piemēram bērns, kuram ir uzmanības deficīts, kāpēc viņš visu laiku tik impulsīvi tur skraida apkārt un ka viņš tur tā kā sienāzīts. Un šie bērni iemācās par šiem bērniem to, kā pieaugušie par viņiem runā. Bet mēs varam šiem bērniem iemācīt, kā ar viņiem draudzēties. Un, piemēram, tādiem bērniem, kuriem ir uzmanības deficīts, ka arī mēs tiem grupas bērniem iemācām, kad ir jāsaka stingrāk, nē, ka tagad nedrīkst, ka viņam ir jāpagaida. Un tad arī ar laiku bērni iemācās. Bērniem nav tik svarīgi zināt, vai tas ir autiskais spektrs vai vēl kaut kas. Viņiem ir svarīgi zināt, kā man ar viņu runāt un kā man ar viņu komunicēt. Un tas arī viss. Kāds ir nākamais jautājums? Jā, un, ja radās papildinājums, tad droši var uzrakstīt. Jā, būs arī trešais jautājums, bet otrais. Kā vislabāk iztīrīt zobus un saģērbt divgadnieku? Skrien prom, muti negrib vērt vaļā, vai drīkst ņemt stingri rokās, turēt un ģērt, turēt ar varu un tīrīt. Stingri senāk turēt, jo bērns, protams, laužas laukā. Cik ilgi ir normāli, ka bērns šim visam pretojas? Jā, reku par divgadnieku jautājums. Šis ir tas vecumposms, kad tātad bērns negrib, ka viņam mazgā zobus, un viņš negrib ģērbties, un tad sanāk tiešām, un šeit ir tas jautājums, vai ne par to, kā cieņpilni reaģēt, jo sanāk, ja ir jāiet, tad bērns pilnībā tā kā ar spēku ir jātur, lai viņu saģērbt, jo citādāk viņš spītējies un grib aizmukt projām un negrib ģērbties, vai, piemēram, negrib mazgāt zobus, negrib tīrīt zobus, negrib ļauties, nevar vaļā muti. Un šeit ļoti gudri ir jāapietas ar to zobu tīrīšanu. Pirmkārt, jau vispār zobu tīrīšanu, protams, ka labi, ka mēs sākam jo agrāk, jo laicīgāk, jo bērns to saprot, bet kas ir viena lieta, ko es pamanu, kur zobu tīrīšanā ir tā problēma, ir divas lietas. Viena tāda, ka parasti zobu tīrīšanu veido tā, lai vecākiem būtu ērti, bet zobu tīrīšanu jātaisa tā, lai bērnam ir ērti. Ja bērns, piemēram, jūs iedomājaties, ja bērnam ir jātur galva gaisā, tas ir biežākais, kāpēc viņi negrib tīrīt zobus, tāpēc, ka viņiem tek visas ieklas, un tad, kad, piemēram, viņi grib pakustināt to galvu, piemēram, izspļaut, tad
vecāki neļauj. Un ar laiku sāk veidoties tas, ka bērni pretojās no tās zobu tīrīšanas, tāpēc, ka neņem vērā viņa tās vajadzības. Tāpēc zobu tīrīšana ir svarīga, ka tā ir bērniem ērta. Un, kad tu tīri šos zobus, kas ir svarīgi, ka kaut kādu daļu jau šim 2-gadniekam iedod, ko viņš pats var. Piemēram, vai viņš pats var uzlikt zobu pastu uz tās zobbirstītes, ka viņš drusku var pats patīrīt, piemēram, ārpus, bet tad iekšpus tikai pārtīra vecāks. Bet, kas ir būtiski, lai līdz šim nonāktu, pirmais, kā jūs vienojaties par šo zobu tīrīšanu, ka šie zobi ir jāiet tīrīt, un kad laicīgi arī informē, ka bērnam būs jātīra zobi. Un tad, kad rodas šīs problēmas, viņas parasti rodas tāpēc, ka tur ir tas nērtums. Tāpēc būtu jāaiziet ar bērnu cauri tāds apmācību kurs bērnam, kad ar bērnu runā, tev nepatīk, tev šo zobu tīrīšana ir grūta. Mēs paskatīsimies, kā mēs varam darīt, lai tev ir vieglāk. Un tāds 2-gadnieks jau labi saprot. Un tad bērnam iedot to zobu, un arī jautāt, parādi, kā tu tīri zobus, bet 2-gadnieks jau baigi tur nevar labi tīrīt zobus, jo viņam arī motorika nestrādā, un viņš neizjūt to muti tik labi. Bet pirmkārt arī spoguli bērnam priekšā nolikt, lai viņš redz, ka tos zobus tīra, un viņš redz, kas tur notiek. Tas ir tāds ļoti būtisks faktors. Un tad iziet viegli cauri, kad ar bērnu runājot, šeit sanāks tā stingrība, kad ir jāsaka, kad mums tie zobi ir jāiztīra, bet mēs skatīsimies tā, lai tev ir forši, lai tev ir viegli. Un tipiski jau var atrast tiešām to veidu, kā tas ir viegli. Un tad arī bērnam pajautāt, lai viņš pats patīra. Un tad arī, piemēram, ja vecāks tīra tur augšu vai apakšu tos zobiņus, tad arī pajautāt, vai tu gribi izspļaut ārā. Jo tas ir tas, kas bērniem nepatīk. Viņiem var nepatikt arī garša, ka var būt pārāk kodīga šī zobu pasta. Un var būt tas, ka viņiem vienkārši sieklas ir daudz mutē un neļauj izspļaut. Tad tas būtu jātīra. Un arī ir bērni, kuriem nepatīk, kad mute pati kā tāda ir mīta. Tad to var ļaut notīrīt, lai ir sausa. Un caur šādu veidu runāt, kad tie zobi ir jātīra. Bet noteikti, piemēram, es nesen redzēju tieši video, kur bija tāds piemērs, kad bērnam, kā iztīrīt bērnam zobus, nogulīts uz grīdas, un tad uz rokām uzlikti kaut kādi maisi, un bērns nekur nevar aizskriet. Es nezinu, vai tas bija tāds humors, es ceru, ka tas bija humors, bet tādā veidā, ja darīs, tad būs strīdi katru vakaru. Ir jācenšas iet pēc tā, ka zobi ir jātīra, bet mums jāstāsta tā, lai tev ir ērti. Bet, protams, kad arī viss arī nevar būt ārkārtīgi ērti. Un caur šo. Un caur ģērbšanos te ir apmēram līdzīgi. Pirmkārt, jūs varat veidot to, ka laicīgi bērnu painformēt, ka būs jāģērbjas. Bērni visbiežāk negrib ģērbties, tāpēc, ka viņi kaut ko iesāk un kaut ko darīja, un viņi negrib pārtraukt to darbību, un ja viņi tur skraida apkārt, viņi pagarina to laiku, viņi varēs darīt to, ko viņi gribēja darīt, vai arī viņi var panākt to, ka caur to skraidīšanu vecāki paliek dusmīgi un neapmierināti, un atcīt to, ko viņi gribēja darīt. Un tad, piemēram, bērnam arī nav jāiet, varbūt tās gribēja iet ārā, bet bērns, piemēram, negrib staigāt, un tad bērns šādi cīstoties var panākt to, ka viņš paliek iekšā un sēž. Viens tāds praktisks lieta, ko var darīt, lai bērns nemūk projām, kad bērnu var uzsēdināt uz augstā krēsla. Šis ir no Piklera pieejas, kad ja ir tāds augstāks krēsls, viņu uzsēdina, un viņam kājas nepieskaras grīdē, viņš nevar aizmukt, un tad bērns tur patās ir, un viņš nevar nolekt, un tad ir vieglāk viņu saģērbt. Bet jā, atkal tāda vardarbīga, cieša bērnu turēšana, tas var nepalīdzēt, un tas var veidot to, ka bērns paliek vēl dusmīgāks, bet šeit noteikti būtu nepiekāpīgi jāsaka, ka ir jāģērbjas, mēs iesim. Pilnīgi noteikti nevar veidot to, ka ir īpaši, kad bērns ir sācis spītēties, kad atceļ to plānu, jo tiklīdz mēs atceļam plānu vai mainam, tās arī turpināsies, un bērns vēl iemācīsies citās situācijās šādi līdzīgi reaģēt. Ko var darīt pirmkārt ar 2-gadnieku? Ļaut pēc iespējas pašam vilkot kādas lietas, jo šie bērni jau šajā vecumā ļoti grib paši mēģināt. Tas nav viegli, tas nav vienkārši. Jāvelta laiks, lai bērns saģērbtos, jo tas notiekās lēni, bet šajā vecumā bērni ļoti paši grib darīt. Liela daļa bērnu. Atkarīgs no rakstura iezīmēm, bet liela daļa bērnu. Tā kā var pašam ļaut darīt. Atkal ievies šīs izvēles iespējas, un arī man šogribas teikt,
vienkārši no piemēriem, izvēles iespējas. Tas nav tā, ka atver bērnam skatu un tu izvēlies, jo mēdz darīt šādi. Un kas notiek? Bērnam viņam nav vēl izveidojusies tā iespēja tik sistemātiski un plānoti domāt, un tāpēc viņš ieraudzīs to skapi, viņš ar savām vājām uzmanības noturības grūtībām, kas viņam tikai attīstās, var pazust tajā skapi un sākt pētīt to šitādu kleitiņu, tāda drēbīte, šāda drēbīte. Tāpēc tā kā tās izvēles iespējas arī divas maikas, zila, zaļa maika, kuru vilks divas kurpes, tādus un tādus, nevis atver visu skapu un izvēlies. Un tā, ka ļoti caur šo te, ka bērns var izvēlēties, bet tā izvēle ir ierobežota, un arī ko vēl var darīt tā top lieta, kad virzīt bērnu, lai viņš nāktu ģērbties un gribētu ģērbties, arī caur pulkstnītes. Milšs pulkstnītes ir pats tā kā labākais rīks, manuprāt, ko var izmantot šajās situācijās, jo bērnam, piemēram, ja jums ir jāiet, varbūt tā divgadnieki ir dumpiniecis, tā ir normāla uzvedība, un ir svarīgi, ka to dumpinieciskumu arī pārāk tā kā nesamazina, bet tāpat laikā arī ka tas nepārņem virsroku, un tagad bērns visur caur šo dumpinieciskumu ies, lai visu iegūtu. Un pulkstenīts ir ļoti gudrs veids, kā bērnam var iedot to kontrolas sajūtu, bet tāpat laikā pieaugšais vēl joprojām ir tas līderis, kurš vada šo situāciju. Tad bērnam var iedot pulkstenīti, kur pulkstenīts tek 3 minūtes, kad pulkstenīts iztecēs, tad mēs dodamies, tad ir jāģērbjas. Un arī pulkstenīti var nolikt blakus, kad bērns ģērbjas, kad kamēr pulkstenītis tek, tikmēr mums jāsaģērbjas. Un tad šādi te visādi tādi triki ir tāda cieņpilna pieeja, jo mēs ņemam vērā bērna vajadzības, tāpat laikā mēs veidojam stingras robežas, kad ļoti svarīgi ir, tā kā tiešām nepadoties tam, ka bērniņš paliek spītīgs un mēs atceļam visus plānus, jo tad atkal veidosies tas, ka bērns šo uzdību visu laiku var izmantot. Es ceru, ka šis palīdzēs pamēģināt šīs lietas ikdienā un skatīties, lai tas strādā. Jā, protams, ka laicīgi informēt bērnu, kad, piemēram, jūs iesiet uz veikalu vai uz parku vai, nezinu, pakaļ brālīti māsiņai vai kaut kur brauksiet. Un tā laicīga informēšana arī, tas pulksnis tiešām ir tik svarīgs, jo bērns to laiku nejūt, viņam nav laika telpas izjūtas, tā neveidojās. Bērnam tikai ap 4 gadu vecumu rodas sapratni par pagātni un tikai tālāk uz 6 gadu vecumu par nākotni. Bērnam ir ļoti vāja laika telpas izjūta, un tāpēc arī mēs teiksim, kad viņam jādodās, viņš var vienkārši spītēties un negribēt ģērbties, jo viņš nebija sagatavojies mentāli tam. Tā, jā, Līga? Jā, tad pie šī vēl ir viens komentārs un viens papildus jautājums, un tad būs vēl viens jautājums. Par zobu tīrīšanu piebilstu, ka ir fantastiska multene par zobgrauzi latviešu valodā. Uzreiz bērns mazgā zobus ar prieku. Es vēlējos iekomentēt par to zobgrauzi. Kad ir tāda multene par zobgrauzi, kur tā kā parāda, es esmu dzirdējusi diezgan daudz populāri. Es neesmu nekad skatījusies, bet man ir rādītas bildes, un tur tie par to zobgrauzi. Ir jāņem vērā, ja tas bērns ar tādu labu iztēli, viņš patiesībā var tā kā nobīties un var vēl veidoties pretēja reakcija. Tāpēc es ieteiktu vismaz pašiem noskatīties un padomāt, vai bērnam tiešām tas pozitīvi strādās, jo savā ziņā viņa it kā ir laba multenīte, bet viņa ir veidota uz baiļu pamata, ka bērns nobīstās un ka viņam tā kā būs jo tie zobgrauži parāda to, ka paliek zobi netīri un ar caurumiem un ka tur visādi mikrobi dzīvo. Un tiem bērniem, kuriem tā iztēle ir ļoti dzīva, viņi var nobīties un vispār muti nevērt vaļā. Tāpēc izvērtēt, nevienmēr šis strādā. Jā, labi jautājums. Jā, tad jautājums 11 gadnieks nevar sataisīties un saģērbties. Jā, šeit droši vien gribētu jautāt, cik ilgi tas ir, vai tas ir tikai tagad bijis, vai tas ir vienmēr bijis, vai ir kaut kādas arī citas tās būtības. Tā ir jautājums par to, ka 11 gadnieks nevar sataisīties un nevar saģērbties un iziet ārā. Ja tas ir kaut kad nesen sācies 11 gadniekam, tad te vairāk jādomā, kas ir tajā ikdienā pamainījies, vai tur, kur viņš iet, viņam tas nav ieinteresējoši un saistoši. Tomēr no 11 gadnieka mēs sagaidītu, ka viņš ir patstāvīgs, viņš var saģērbties, viņš var sataisīties, viņš zina, kur viņam stāv soma, viņš var salikt savu somu, viņš pats var izpildīt mājas darbus, un šādā vecumā bērns vērsīsies tad, kad viņam tiešām kaut kas tāds grūtāks, kaut kas nesaprotamāks, vai, piemēram, nezinu, tur nevar atrast, kur viņa sporta tērps šādā vecumā. Jo šajā vecumā īpaši
bērniem ir ļoti svarīgi, ka viņi dara pareizi, tāpēc, ka man drīzumā būs tāda nodarbība tieši par šo vecumu, un es tieši tagad rakstīju to tēmu. No 8 līdz 11 gadu vecumam bērnam veidojās šī paškritika. Ja mēs līdz 7 gadu vecumam bērnam visu laiku stāstam par to, kāds viņš ir draudzīgs, kāds viņš ir laipns, kāds viņš ir slims, kāds viņš ir bosiks, kāds viņš ir gudrinieks, kāds viņš ir radošs un tam līdzīgi, bērns domā tieši tā, kā mēs viņam pasakām. Un lielākoties līdz 7 gadu vecumam visiem bērniem ir labs pašvērtējums, jo viņi nespēja analizēt un pateikt, šitais ir slikts, šitais ir labs. Jā, par viņiem saka kaut ko tādu sliktu, vai kāds tur bosiks un kāds šitā tevi netraudzēsies. Viņi to uztver, bet viņi vēl tā kā nedomā par sevi slikti, ja vien tiešām viņi ārkārtīgi bieži nedzirdēja šos sliktos apzīmējumus. Bet apmēram plus mīnus no tā kā nogriezts, bet ap 8 gadu vecumu un starp citu 11, 12 gadu vecums ir tieši tas pīķis uz leju, kad viss augstākā paškritika sāk veidoties, ka bērni kļūst ārkārtīgi negatīvi pret sevi, viņi ārkārtīgi sāk sevi vērtēt, un šo jau var sākt vērot no tās pirmajām klasām, kad bērni, tad, kad sāk iet uz skolu, viņi grib būt tā kā perfekcionisti un visu darīt pareizi, tāpēc 11 gadu vecumā, kad bērns negrib sataisīties, tas ir neparasti, tas nav atbilstoši normai, savukārt ap 13 gadu vecumu zēni, viņi paliek nevīžīgāki, bet kopumā nebūs tā, ka tā būs tikai tāda viena darbība, ka viņš negrib ģērbties, negrib taisīties. Tipiski, ka 13 gadu vecumu tieši zēni kļūst nevīžīgāki, viņi neiet mazgāties, viņiem sāk veidoties sviedru dziedri, un viņi negrib lietot dezodorantu, un negrib iet mazgāties, viņi vilks visu laiku vienas tās pašas drēbes, viņas nemazgās, bet tas periods pāriet, tas ir pilnīgi normāls identitātes attīstības posms, un tajā vecuma posmā tas būtu tā normāli uz 13 gadiem, bet uz 11 gadiem te būtu jāskatās, vai vēl kaut kas nav apakšā, kaut kas cits, kaut kādi pēkšņi notikumi, vai iespējams, ka ir arī citas grūtības ārpus šīm grūtībām. Jo, jā, svarīgi ir nevis tā kā tas sekas, bet cēloni risināt. Jo sekas ir šis, ka viņš neģērbjās un neiet, tās ir sekas. Un tas, ka mēs bērnam teiksim, tev ir jāģērbjas, tev ir jāiet uz skolu, tev ir jāiet draudzēties, tev tas ir svarīgi. Mēs varbūt bērnu motivēsim uz kādu brīdi, bet ja mēs nesapratīsim, kāpēc pirmajā vietā viņš to nedara, mēs to neatrisināsim. Tāpēc ir jāsaprot, kāpēc viņš negrib ģērbties, kas tas ir. Vai viņam ir tur slikta draudzība, viņš nav apmierināts ar to, kā viņš mācās, vai viņam tur trūkst kaut kādi hobiji, vai viņam trūkst pozitīvs novērtējums no citiem, kad tur kaut kāda motivācija trūkst. Tas, ko es varu pateikt par to īso komentāru, ka bērns 11 gados negrib ģērbties. Ir kaut kas vēlīga? Jā, vēl 2 ir. Klausoties, saprotu, ka līdz 3 gadiem ir dota reizēm pārāk liela izvēles brīvība. Tāpēc ir situācijas, kurās bērns manus norādījumus saprot un pilda bez ierunām, bet ir arī situācijas, kurās sākās tāda kā tirgošanās. Kā rīkoties turpmāk, lai man nebūtu, piemēram, 1 līdz 2 stundas jādiskutē par to, ka zobi ir jātīra tagad un tūlīt. Nevis pēc pasakas, ūdensglāzes, nomazgāšanās vai vēl kaut kā, un beigās paziņo, ka grib, lai tētis tīra. Jā, šeit jautājums par to, ka ir situācijas, kad bērns klausa uz šīm norādēm, seko līdzi, bet ir situācijas, ka tur 1-2 stundas tirgojās. Un šajā gadījumā bija piemērs par zobu mazgāšanu, kad visādi runā un tirgojas par to, ka nemazgās tagad, padzersies, pasties smulknītes sakārtos, vēl kaut ko izdarīs un tad tos zobus tīrīs. Un jā, te bija minēts par to, ka laikam ir tā sajūta, ka pārāk ir atļauts kaut kādās situācijās tās robežas pastiept, un tad šobrīd sanāk, kad ir situācijas, kad ir jātirgojās. Šeit gan es noteikti taisnātu padomāt, kurās konkrēti situācijās tā tirgošanās notiek. Piemēram, šeit bija konkrēts piemērs par to zobu mazgāšanu un paskatīties, vai tās ir konkrētas situācijas, kur visu laiku atkārtojas tā tirgošanās. Ja ir konkrēta situācija, kur tieši tajās situācijās tā tirgošanās atkārtojas, tad tas ir tās situācijas dēļ. Piemēram, šeit bija izskaidrs par zobu mazgāšanu. Iespējams, ka tā problēma ir zobu mazgāšana, un tas tikko, kā es stāstīju par to zobu mazgāšanu, ka bērniem tas ir nērti, viņiem tas ir grūti, viņi paši sev arī nevar tos zobus iztīrīt, tāpēc, ka viņiem nav vizuāli telpiskā domāšana attīstījusies, viņi vēl to savu ķermeni neizjūt, un viņiem, tas ir grūti un sarežģīti, tāpēc to vecāku vajag, lai tos zobus iztīrītu. Tā, kad, ja, piemēram, tas ir par ģērbšanos vai par ēšanu, konkrēta situācija, tad tā ir tā situācija, un tad tajā situācijā kaut kas ir jāmaina, un tad tā tirgošanās arī beigsies.
Vēl arī šeit var būt tas, ka bērns ir iemācījies, ka, ja zobus iztīra, tad uzreiz kāp gultā, un atkal šeit arī bērni jau aug un attīstās, viņi ir gudri, un viņi var iemācīties, ja es te tagad tirgošos, es pavilkšu šito laiku, es pavilkšu laiku, man nebūs jākāp gultā un jāiet gulēt, jo bērniem tiešām ir daudz enerģijas, un it īpaši, kas strādā ar bērniem, man mēdz arī bērni teikt, kāpēc es varu jāguļ, tas tāds laika iztērēšanas, varētu tik daudz ko darīt, ja man nebūtu jāguļ. Tā kā ir bērni, kuriem nepatīk gulēt. Un par to arī var padomāt, vai nav tā, ka novilcam to laiku. Bet, ja ikdienā tā, ka tās situācijas mainās, ka laiku pa laikam, pat jau tām lietām, kas ir pārunātas, bērns tirgojās, tad te būtu jādara tas, ka vienkārši turās pie tām robežām. Tieši tāpat, kā agrākā bērnībā vispār nemainās ne tādā pirmskolas, ne skolas, ne pusauģu vecumā. Ja kaut kādā brīdī šķiet, kad varbūt ir bijis par daudz tā visatļautība, no jebkura vecuma, mēs veidojam vienu to pašu, ka tajā brīdī, kad ir tās robežas, tad tās robežas arī liek. Bet, kas mainīsies, bērns jau ir izaudzis un paliek grūtāk, jo bērns neskos līdzi. Šeit būs jāvēlta laiks, ka būs jādiskutē, būs jāskaidro, īpaši skolas vecumā. Pirmskolas vecumā nē, pirmskolas vecumā vēl var diezgan stingri teikt, un kā es parasti saku, kā vecai platei, atkārtot vienu to pašu. Jo ja mēs katru reizi skaidrosim citādāk, tur ir tā problēma, ka bērns katru reizi gaida, ka kaut ko citu pastāstīs. Un kad mēs viņam kaut ko citu pastāstam, viņš pats iemācās daudz dažādus variantus, ko viņš pēc tam piedāvās pretī. Tad, kad viņam vajadzēs kaut ko ar jums vienoties, tāpēc vienmēr kā vecs plat mums ir jāatmazgāt zobus. Es zinu, ka tu negribi mazgāt zobus, bet zobiņi ir jāmazgā. Un tagad tas mans jākārto, un ja bērns pats tur nekārto, tad sāk kārtot. Un arī neļauj darīt citas aktivitātes, bet staigāt pakaļ un krist uz neba bērnam, un tad bērns arī sadusmosies un aizies to zobus tīrīt, bet saprast, vai tā zobu tīrīšana nav tā problēma. Bet visā citādi, tieši tāpat kā ar jebkurām robežām, bet vienkārši jāsaprot, jo vecāks bērns, jo vairāk viņš spiedīs tās robežas pārkāpt. Tāpēc viņš ir iemācījies, ka robežas ir nevis šeit, bet šeit. Un tad viņš ir iemācījies, ka ir daudz dažādu variantu, kā var izrunāties no tām robežām. Un jo vecāks viņš ir, jo vairāk viņš tā kā runās. Un tad, diemžēl, sanāk tā, ka būs tā 1-2 stundas, bet, ja tās robežas stingri turēs, un kā veca plata visu laiku vien atkārtos, tad bērns, jo kas notiek? Bērns, piemēram, piedod, jā, bet aiziešu tur padzerties ūdeni, un tad vecāks sāk stāstīt. Bet jau bija padzērs ūdeni, tad, kad zobs iztīrīs, tad varēs padzerties. Bet tad vajag atkārtot to pašu. Nē, tagad ir jāiztīr zobi, un pēc tam. Nē, tagad ir jātīr zobi, un pēc tam sakārtojam, jātīrīt zobi. Un tādā veidā neiekāp tajā sarunā, ko bērns uzsāk, un tad ar bērnu sāk sarunu par citu tēmu, kas arī paildzina laiku, un bērns tāpat iespējams iegūst to, ko viņš vēlējās. Tā īsā tā atbilde. Mēs pamazām arī beigsim, jo es tā kāds ar piemēriem stāstīju, un es pāršķiršu pēdējo slaidu, bet šeit, principā, kad mēs runājam par cieņpilnām audzināšanas pieejām, un vispār par audzināšanu, īstenībā audzināšana nav tik sarežģīta. Nevis tā domā. Bet, ja mēs skatāmies uz audzināšanu, tad, principā, vecākiem vai pedagogiem ir jāiemācās 3 lietas. Emocija regulācija, robežas un jāzina, kādas ir bērnu šīs vecuma vajadzības. Un tas, principā, arī ir viss. Un tad arī var saprast, kā tad bērnus audzināt. Nu, protams, ka pa ceļam, tad, kad mēs izprotam bērnu attīstības vajadzības, tas katrā vecumposmā, ko bērns var izdarīt, kāds ir viņa psihikas attīstības līmenis. Piemēram, ko es bieži saku, līdz 2 gadu vecumam, kā jūs domājat, cik bērni vārdus saprot? Ko komentāros raksta, cik vārdus bērns saprot līdz 2 gadu vecumam? Pagaidām viena atbilde 100, otra 50. Atbilde visus. 2 līdz 3 vārdu teikumu. Līdz 2 gadu vecumam ir 1 vārdu teikums. Tur saka, ka tad komentāri 100 vārdi, 50 vārdi, visus. 100? Un 2 vārdu teikumi. Ir daļa bērni, bet tā ir ļoti, ļoti maza daļa bērni, kuri līdz 2 gadu vecumam runā 2 vārdu teikumos, bet lielākā daļa līdz 1 gadam runā 1 vārdu teikumos. Viņi saka, suns, kaķis nāc dzert, un viņi jauc šos mūsu vārdus ar saviem vārdiņiem, ko viņi ir izdomājuši. Un šajā vecumposmā tiešām bērni saprot apmēram 100 līdz maksimāli 250 vārdiem, bet vidē tas ir 100-150 vārdi, ko bērns saprot. Un tad šajā vecumposmā ir ļoti aktuāls jautājums par robežām, ka bērns visu laiku testē robežas. Mēs gribam viņam pastāstīt, ka šitā nevar darīt, mums te ir jāiet, te būs ceļš,
Un tad ir jāturās pie rociņas, un tad jāiet tur gulēt, un tagad ir jāģērbjas, un man viņas ir jākārto, citādāk tur, nezinu, viņas aiznesīs tur nekārtības rūķītes un tam līdzīgi. Mēs ļoti daudz vārdus izmantojam, ko viņi nesaprot. Un tad viņi visu laiku ir tā kā lost in translation, tāpēc, ka mēs viņam kaut ko sakam, kaut ko viņi saprot un kaut ko nesaprot. Un tāpēc, ja mēs zinām katrā vecumposmā, ko bērns vispār spēj un ko viņš saprot, tas riktīgi atvieglo ikdienu, jo mēs saprotam, kāpēc bērns tā reaģē. Piemēram, šī darbība, par ko bieži vecāki mūsu bērnam pasaka, nedrīkst to televizoru, piemēram, aizsit. Bērns aiztiek un skatās, kas tagad notiks. Un tieši to viņš arī dara. Viņš grib zināt, kas notiks. Tas ir robežu jautājums. Un šajā brīdī, kad bērns šādi dara, ir kā vecai platē, jādara viens un tas pats, kad ir jāsaka, nedrīkst to televizoru aiztikt. Un, ja mēs saprotam, piemēram, 1 gadu vecumā, 2 gadu vecumā, 3 gadu vecumā, 4, 5, 6, 8 gadu vecumā, ko no bērna mēs varam sagaidīt, tad mēs arī zinām, vai tas ir normāli vai nav. Piemēram, šobrīd aktuāli pie manis ir tādi jautājumi, kad 7-gadnieki paliek tādi dumpinieciski, un tagad ir parādījies tāds apzīmējums kā tvēn, jeb pa vidu, bet tas nav oficiāls termins. To patiesībā terminu izdomāja mārketinga nolūkos, lai veiktu izpēti tieši meitenēm. Nav tāds vecumposms, es pat nezinu, vai es saku pareizi tvēn vai tvīn, bet tā kā pa vidu. Tas ir skolēnu vecums, un šajā 7 gadu vecumā, kad bērni sāk dumpoties un dusmoties, tas ir tāpēc, ka viņiem veidojās šī paškritiskā domāšana, un viņi sāk saprast, kad viņi nav varbūt tik labi, tik spējīgi kā citi, bet viņi arī sāk saprast, ka tas, ko viņiem saka, ka, piemēram, ja viņš tāds slings, ka viņš to saprot, ka viņš nav īstenībā slings, un viņam var rasties dusmas par to, ka pret viņu neizturas tā, kā viņš pats par sevi jūtas. Un, jā, līdz to tas nav tāds pusauģis vecums, kā 8, 9, 10 gadu vecumā bērns dusmojās. Tas ir par to, ka bērns jūt, ka viņš nesaņem atbilstošu attieksmi tam, kāds viņš ir un kā viņš jūtās. Ir īpaši viņš aiziet uz skolu, un viņš redz, kā citi bērni runā, kā citi bērni uzvedas. Tad atkāp vispārībā, bet vecumposma īpatnības ļoti, ļoti svarīgi izzināt. Ar šo arī šodien mēs pamazām noslēgsim. Ir kāds jautājums, var uzdot jautājumu. Un, ja ir interesi par nodarbībām, tad šajā mēnesī šeit ir dažādas nodarbības. Nākamdēļ būs šonadēļ jau būs par bērndārzgaitu uzsākšanu. Tiem, kuriem ir aktuāli, tad noteikti var pievienoties, jo tur stāstīšu par to, kā bērniem palīdzēt iejusties. Un, ja ir satraukums, nevar saprast, vai bērns labi iejutīsies, to var jau noskaidrot pirms bērns iet uz bērndārza. Ir ļoti daudz informācijas, kas mums pasaka, kā bērns būs gatavs, cik daudz mums ir jāsagatavojas, kas mums bērnam ir jāsaka. Un kā vispār tas pirmais periods ir jāuzsāk, lai arī nebūtu slimošana. Es tieši nesen skatījos pētījumus, pat Latvijā veikt pētījumi parāda, ka bērniņi, kuri nav atbilstoši sagatavoti, ir tie, kuri visbiežāk slimo un neapmeklē. Un tas faktors, ka bērns ir bijis sagatavots, nosaka tieši šo te, ka bērns arī mazāk kavē slimības dēļ. Jā, un būs arī par to, kā iekļaut bērnus, ja kā atbalstīt bērnus ar uzmanības deficītu un hiperaktivitātes traucējumiem. Tas ir tad, ja bērniņš ir hiperaktīvs, ja viņš apsēžas pie galda, viņš nevar nosēdēt pie galda, visu laiku dīdās, kustās, staigā apkārt un ārkārtīgi droši pie visiem iet, pie visiem runājās, ir ļoti tāds impulsīvs. Nu jā, tad šī nodarbība noteikti palīdzēs saprast vairāk šos bērnus. Un arī par robežām un disciplinēšanu, kas noteikti būs aktuāli no 1 gada vecuma līdz pat 18 gada vecuma, kur tad es mācīšu, kā tad šīs robežas veidot, kādos vecumposmos. Un te es arī stāstīšu par to, kādā vecumā bērns domā, kā viņš saprot, kā mums ir jākomunicē, kad mums ir jāsaka nē, stingrs nē, kad mums nav jāsaka nē. Un arī par šo te pusauģu un skolnieku vecumu, kāpēc bērni sāk neievērot robežas, jo tā nav patiesība, ka pusauģu vecums ir dumpiniecisks vecums. Tipiski, ko var novērot, ka, ja 2-gadnieku periodā nav sanācis varbūt tā, principā ļoti vienkāršot. Tātad, ja ir bijusi pārāk liela vēlme kontrolēt bērnu, tad tas, kas notiek pusauģu vecumā, viņš nāk vienkārši ar dubultu jaudu, un tad viņš pamatīgi dod pretī un saka, nē, es pats darīšu tā, kā es gribu, man neviens nekontrolēs. Un tas tipiski ir tāpēc, ka viņš ir jūtis, ka viņu pārāk daudz kontrolē, un pārāk daudz varbūt ir bijis tāda, nav saņēmis pietiekami daudz tāda pozitīva attieksme, tā kā viņš to būtu pelnījis. Tā kā pusauģu vecums patiesībā var būt ļoti, ļoti mierpilns. Jā,
un tad pašā mēneša beigās būs tāda atsevišķa nodarbība, kur būs tikai jautājumi un atbildes. Ja nu piedalās kādā nodarbībā un paliek kādi jautājumi vai vienkārši jautājums un negribas klausīties nodarbības, tad arī līdzīgi kā tagad uzdevāt jautājumus, tad tur mēs varam satikties un tad arī atbildēšu uz jautājumiem. Tā būs vienkārši jautājumu atbilžu tāda sesija, kur jāatbildēt uz jautājumiem. Nu tā, ja ir kāds jautājums, tad droši var atbildēt. Jā, mums ir 3 jautājumi. Pirmais jautājums. Gribētu vairāk uzzināt par katru vecumu posmu, kādu literatūru ieteiktu lasīt. Man nav līdzi jautājums par to, kādu literatūru lasīt. Nav man līdzi tā grāmata, šeit es mainusi uz otru savu darbu vietu. Bet ir tāda viena ļoti laba grāmata jautājums par to, kādu grāmatu lasīt, lai izprastu vecumposmu īpatnības. Un tā nav vienkārša grāmata, bet tā ir ļoti, ļoti laba grāmata, un to grāmatu sauc Attīstības psiholoģija. Annika Miltuze, Sandra Sebre. Un tur ir daudz teorijas, bet nav jālasa. Tur ir pirmā daļa par to pētniecības metodes un kas vispār ir psiholoģija un tam līdzīgi. Bet tad tur atsevišķi pa sadaļām gan par to, kā kognitīvā domāšana attīstās, kā emocionālā, kā socializēšanās. Tur gan ir ļoti, ļoti teorētiski, tur nav baigi daudz tāda piemēri, bet viņš noteikti tā grāmata iedod tādu labu ieskatu. Es neesmu ātrusi nevienu citu grāmatu, esmu diezgan daudz pētījusi, kāds mums Latvijā ir grāmatas. Un šī ir tiešām vienīgā, kur iziet cauri pa tiem vecumposmiem. Jo lielākā daļa, piemēram, man ļoti, ļoti patīk grāmata Sirdī labs, kuru ir uzrakstījusi Bekija Kenedija. Viņa ir Ņujorkā klīniskā psiholoģija, un viņa ir līdzīga arī kursu platforma, kā man ir. Un šī grāmata, ko viņa ir uzrakstījusi, tā ir, arī ļoti, ļoti, ļoti fantastiska grāmata, bet viņa tur nestāsta pa vecumposmiem. Viņa tur stāsta kopumā vispārībā par dažādām situācijām, kā tam situācijām tikt galā, bet arī vērtīga grāmata, un tur arī noteikti ir daudz praktiski ieteikumi. Tās noteikti tādas 2 grāmatas, ko es varu ieteikt tieši par vecumposmu. Un noteikti var noklausīties arī manu kursu. Man ir atsevišķi kursi par vecumposmu īpatnības no 0 līdz 4 gadu vecumam, vecumposmu īpatnības no 4 līdz 7 gadu vecumam, un tūlīt tās būs arī vecumposmu īpatnības no 7 līdz 18 gadu vecumam. Tā ka tos kursus arī var noklausīties. Nākamais jautājums, Līga. Jā, meita 3 gadi, ļoti daudz psiho, ir ļoti aktīva, ir gan fiziski, gan mentāli ļoti labi attīstīta, labi runā, bet ir ļoti ietiepīga. Ja kaut kas viņas prāt nav paprātam, sāk raudāt, es visu laiku visu skaidroju, bet beigās psihoju pati un mēģinu piespiest, ko darīt. Nav jau rezervi klausīties visu laiku to īdēšanu, un beigās sāk teikt, ka viņa mani nemīl. Vai arī es viņu nemīlu. Es saku, ka tu vari mani nemīlēt, bet es tevi vienalga mīlu. Runāju par emocijām, bet nekas nemainās. Jā, jautājums par 3-gadnieci, kurai 3 gados daudz emocijas, neapmierinātība, dusmas, un grūti ir ar viņu vienoties. Ir jāskatās, vienmēr tas jautājums, cik ilgi šis ir. Ir tā, ka bērna attīstībā, tad, kad bērns aug un attīstās, tad šī dumpinieciskā uzvedība, viņa mainās tā, ka no ar 1 gada vecumu pamazām viņa sāk parādīties, un tad vienā brīdī ir tāds liels pīķis. Un tipiski tāds vidējā norma ir tāda, ka tas augstākais pīķis ir to dumpošanos, vairāk stresa čīkstēšanu, neapmierinātību, ka nekas nav pa prātam, neko nevar sarunāt. Tipiski tas ir ap 2,5 gadu vecumu. Introvertiem bērniem tas vairāk ir uz 3 gadu vecumu. Ļoti, ļoti introvertiem bērniem var būt tā, ka uz 4 gadu vecumā, ka bērnam sāka šī dumpinieciskā uzvedība. Bet tad parasti būs tā, ka var novērot šo tādu attīstību. Parasti nav tā, ka ir ļoti izteikti līdzīgi tā, ka tagad bija kaut kāda perioda ļoti augsta, un tagad. Parasti tā, ka uzaug un tad pazūd. Un tad, ja pa kādam brīdim ir tā dumpošanās neapmierinātība, tas tomēr tādā zemākā līmenī un parasti tas saistīts ar situācijām. Bet tad ir jāskatās, tātad tā attīstība tajā dumpošanās notiek šādā veidā, ar to tādu augstāko pīķi, vislielākām emocijām neapmierinātību, un tad tam būtu jāsamazinās. Tad kas būtu jāskatās? Tipiski tas apmēram ir tādā 3 mēnešu periodā, kad sākas pamazām tā neapmierinātība, un tad apmēram 1,5 mēnesi ir tāds liels pīķis un dusmas un visu laiku dumpošanās, un tad pamazām sākas samazināties. Tad šī apmēram plus mīnus 3 mēnešu variācijā būtu jāredz, ka tas samazinās. Tad vecāks, kurš jautā,
būtu jāpaskatās, kad šis ir sācies, kad viņš ir audzis, vai šobrīd šis periods atrodas tajā brīdī, kad iespējams ir augstākais pīķis. Tad tas nozīmē, ja šis ir augstākais pīķis, tad jābūt apmēram tāds, tas var būt arī mēnesis, varbūt pusotrs mēnesis, bet vidēji, piemēram, kas skatās pētījums, tad parasti saka 3 mēneši, parasti ir tādi intensīvāki, ko vecāki parasti norāda pēc tādām anketām. Un tad ir jāskatās, vai nepaliek mazāk. Iespējams, ka tagad ir tieši tas pēdējās 2 nedēļas, ka varbūt tās tieši tā ļoti, ļoti intensīvi. Tad tas ir pilnīgi norma. Tad tādā gadījumā ir jādara visu laiku viens un tas pats. Atkal teikšu, kā veca plata, kad visu laiku ir jāsaka viens un tas pats. Jā, tu esi dusmīgs, tu to gribi, bet nedrīkst robežas. Un tas iemēries kopā emociju regulācija. Jā, tu esi neapmierināts, tu esi vīlusies, tu esi dusmīga. Un visas citas emocijas, bet šo nedrīkst. Un viss. Un ja, kā jūs to teicu iepriekš, ja ir izskaidrots 1, 2, 3, 5 reizes, nav 6. reizi jāskaidro. Tātad, piemēram, pirms nedēļas bija situācija, mēs bērnam to izskaidrojām, atkal pēc nedēļas tāda pati situācija nav jāskaidro, jo bērns noteikti atcerās. Var noteikti īsākiem vārdiem pastāstīt, bet nav vēlreiz jāatkārto. Ja mēs esam jau iepriekšējās reizēs skaidrojuši, kāpēc tajā situācijā nevar darīt citādāk, tad tas nav jautājums par to, ka bērns grib to, ko viņš grib, tas ir jautājums par robežām. Un tas nozīmē, ka bērns tiešām vēlas, lai viņam izveido robežas. Tātad, ja šis ir tāda normāla attīstības situācija, tad turēt tās robežas un nav gari daudz jāskaidro. Bet īsi konkrēti, jā, tu gribi, nedrīkst, bērns izdusmosies, prieks būs neapmierināts. Jā, teiks, tu man nemīli, bērnam ir konkrēti domāšana, ja viņam šķiet, ja tu man nedod, tu man nemīli. Tas nav tā, ka bērns nemīli, tas varbūt tā aizskaroši dzirdēt, jo vai ne mēs rūpējamies par bērnu tik daudz iedodam, un tagad viņš mums saka, ka mēs nemīlam. Bet tā tas nav, bērns vienkārši ļoti konkrēti domā, un viņš arī tā pasaka, ja man nedod, viss, es tevi nedraudzēšos. Bet, ja tomēr šis ir par to, ka iespējams tās robežas ir bijušas jau izsteipītas, un to parasti var noteikt tā, ka, ja, piemēram, bērns aug un attīstās, un tad ir jābūt tā, ka pamazām tā dumpošanās viņa pieaug, kļūst lielāk un tad izzūd. Ja visu dara pareizi, tad izzūd. Bet, ja tomēr ir gadījies kaut kā ne tā tās robežas veidot un emocijas regulēt, tad tipiski ir tā, ka viņš uzaug un tad viņš vienkārši stāv. Un tipiski paliek vēl grūtāk. Un tādā gadījumā tas liecina par to, ka tomēr tās emocijas nav regulētas un robežas nav liktas, vecumam atbilstoši, un iespējams, ka viņas ir izsteipītas, bērnam neskaidrs, un viņš visu laiku cenšas panākt to, ka vajag viņam to rāmi, skaidru rāmi apkārt. Un tad tas nozīmē, ka šajā gadījumā vienkārši arī ir tajās visās situācijās, kur var tur robežas jāveido, jāpaskatās, vai nav tā ikdienā, jo šeit var būt atkal pretējs grāvs, ka iespējams robežas ir par daudz, un ja robežas ir par daudz, tad bērns kļūst vēl dumpinieciskāks, jo viņš grib atrast telpu, bet kur es varu kaut ko pateikt, kur es varu kaut ko kontrolēt. Un, lai bērns varētu kontrolēt, tad mēs viņam dodam tās izvēles iespējas tajā vecuma diapazonā, ko viņš drīkst. Ja pat mēs aizējam uz veikalu, mēs varam ļaut bērnam izvēlēties mantu, bet nosakot to, ka redzi šitais te simboliņš, tie cipariņi, tādu mantu drīkst izvēlēties. Piemēram, vai, piemēram, ja viņš grib kaut ko uzlūgt, tad šito zila zaļa, vai pa šito taku, pa to taku. Tātad bērnam atbilstoši vecumam dot viņam tās izvēles, jo tas būs tas, kas iedod bērnam to kontrolas sajūtu, ka viņš var kontrolēt lietas. Nu jā, tā man atbilde. 4,6 gadi puikam, kad viņam paņem viņa mantu, kāds bērns, kuram nav devis atļauju, paņemt, sāk raudāt un bēg prom. Kā rīkoties? Viens bērns ģimenē. Ļoti interesanta situācija, kad bērni viņam atņem mantu, viņš mūk projām. Tad droši vien būtu jāskatās, kāpēc tā ir, ka viņš mūk projām, un ka viņš tā kā necīnās par to, ka tā ir viņa manta. Es droši vien domāju, te vairāk par to, kāpēc viņš nekomunicē. Un tad bija minēts par to, ka viens bērns ģimenē, bet tam nav tāda baigā saistība ar to, ka viens bērns ģimenē un mūk projām. Man tiešām tagad nenāk prātā, kas varētu būt par iemeslu. Droši vien gribētu uzdot tādus vairāk jautājumus, kā vispār viņam ir socializēšanos, kā viņš draudzējas ar citiem, kā viņam ir šo mantu dalīšanos, vai tikai šī viena tāda niansīta ir, ka viņš mūk projām. Un šis bērns, kuram ir 4 un nepilni 5 gadi, viņam var pajautāt, kāpēc viņš tādā šādā vecuma bērni jau var pastāstīt ļoti labi, kad, ko viņš var pastāstīt šajā vecumā. Viņš var pateikt, ka viņam nepatīk, ka viņam mans projām, viņš var pateikt, ka es nezinu, esmu dusmīgs, man nepatīk, ka mans viņam, tad viņam būtu jāiemāc prasmes, kas ir tas, ko viņš dara, to paņēma mantu.
Un šādā vecumā mēs jau mācīsim, ka bērns tomēr nevis iet pie skolotājas, bet vismaz mēģina ar to bērnu vienoties, kad aiziet un pajautāt tam bērnam, lai atdod to mantu atpakaļ. Un tad, ja bērns netiek galā, tad mēs ejam pie skolotājas, un tad skolotāji un bērns saka, ka viņam atņēma mantu. Un tā kā mācīt viņam tās prasmes, kaut kas te varētu būt ar tādām prasmēm iespējams, bet man ļoti grūti atbildēt šo jautājumu. Tas nav tā, ka esmu dzirdējusi tādas biežas situācijas, ka bērniņš pats mūk projām, kuram atņem mantu. Parasti jau skrien pakaļ, lai atdod mantu. Nākamais jautājums. Jā, tad šobrīd pēdējais jautājums. 1 gads, 11 mēneši. Kā vislabāk atbalstīt mazo, kam nesen sākot apmeklēt dārziņu ar mammu un tikai uz 2 stundām ir sācies posms, kurš slēpjas raud, pat dažreiz sastīn konkrēti uz pieaugušo klātbūtni. Nepatīk, ja pienāk, ja runā, ja paskatās uz viņu. Pēc temperamenta vienmēr ir bijis vajadzīgs laiks, lai iegūtu uzticību, bet tagad līdz pirmajai saskarsmei pat īsti netiek. Jā, jautājums par bērnu, kurš uzsācis bērndārza gaitas, 1 gads, 11 mēneši. Es ļoti ieteiktu pievienoties nodarbībai, kas būs šo trešdienu, kur es stāstīšu par bērndārza gaitu uzsākšanu, tāpēc, ka te ir ļoti daudz ko stāstīt. Jā, tā kā īsā atbilde būs tāda, tātad jau ļoti labi, ka vecāks saprot, ka bērniņš tāds, kuram ir nepieciešams laiks, lai viņš iejustos, un kuram ir nepieciešams laiks, lai veidot kontaktu. Un tā ir pati galvenā atslēga. Protams, ka te ir jautājums par to, kā jūs sagatavojāt bērnu, vai jūs esat bijuši iepriekš bērndārzā, vai jūs runājat par bērndārzu, kas tāds ir, vai jūs rādījāt, kur bērni spēlējās, vai bērnam bija iespēja būt tajā vietā, kur citi bērni spēlējās, vai iepriekš ir bijusi šķiršanās pieredze no vecāka, vai bijis bērniņš ar tēti, vai, piemēram, momīti, vai auklīti. Jā, arī, protams, ka tā gulēšana un gulētiešana var saskaņot ar bērnu dārzu, vai bērnam līdzi ir šī mantiņa. Un arī tajā bērnu dārzā, kā notiek tieši šī pieredināšana, jeb tā pakāpeniskā iejušanās, jo tipiski arī tas ir ļoti labi, kad vecāks var būt klātesošs, tad principā tā arī būtu jābūt, ka vecāks ir klātesošs. Jā, es nevaru īsti pastāstīt, kā tas process notiek, tāpēc, ka tas principā notiek pa solīšiem, ka vecāks ir klātsošs un bērnu nekur nestum un nesaka, ka viņam ir jāiet. Jo tiklīdz mēs bērnam teiksim, mudināsim, ej, reku skaties, reku forši bērni, reku dzīvojies, tīpaši, ja tas ir bērniņš, kurš ir pēc rakstura tāds vairāk introvertāks un viņam vajag visu izpētīt un paskatīties, un tad iet, viņš vēl vairāk sevi ierausies un vēl vairāk distancēsies. Ir tā, ka bērns tiešām sēž pie vecāka klēpī, pēta vidi, pats, kad gribēs aizies un nav jāuzbāžās, bet tā skola, tā pilnīgi noteikti viņai ir jāveido kontakts ar bērnu, viņai būtu viņi tā kā jāaicina, un arī vecākam ir jārunā ar to pedagogu, un tie vidē jāietās brīvi. Tad īsā atbilde, bet ieteikt noklausīties šo trešdienu ir nodarbība par bērndārza gaitu uzsākšanu, un tad es tur stāstīšu detalizēti, kā šo procesu vada, bet veidot to pakāpenisko pieredzināšanu, nestumt bērnu, tā būs man tagad šobrīd tā īsākā atbilde. Un noteikti neatstāt, ja ir tāda iespēja, neatstāt vienu pašu grupā, ja nav, tad iet ar bērnu ārā laukumiņā. Šis ir pēdējais jautājums, un tad, ja kādi jautājumi palikuši sakrājušies, tad 31. Es skatījos savu prezentāciju 31. jūlijā, būs atsevišķi tikai jautājumi un atbildes, un tad es varēšu atbildēt uz šiem jautājumiem, ja pa ceļam kādi radušies, tad varat pierakstīt, un tad mēs varam tikties, bet labi, es atbildēšu šo pēdējo jautājumu. Jā, pēc sarunas saprotu, ka robežas esmu izstiepusi ļoti garas. Meitai 14 gadi, problēmas ar istabas kārtošanu, pašai sava istaba. Runāju kā veca plate, atbilde tūlīt. Tā līdz vakaram, kad jāiet gulēt. Nākošajā dienā viss atkārtojas. Vai ir iespējams kaut ko mainīt? Jā, 14 gadi, un kad robežas jau ir tādas izstieptas plašākas, tad tā var būt šī uzvedība, kas tiek raksturota meitenei, kad viņa saka sakārtot istabu un viņa neko nedara. Šis tipiski ir tas raksturojums, kad es darīšu pretējo. Tā kā, ja tu man saki, man kārtot, es nekārtošu, un vēl vairāk es visu savandīšu, un lai tiešām visu atstāšu, lai es skaidri pateiktu, kad es nosaku lietas, es kontrolēju, es esmu individualitāte, es esmu es. Šeit ar pusauģiem tā komunikācija ir pavisam citādāk kā ar pirmskolas vecumu bērniem, un šeit ļoti būtu jāiedod bērnam tā sajūta, ka viņš ir pats gana pieaudzis, gana spējīgs pieņemt lēmumus un darīt kā vēlas, un tas iet ar to, ka mēs ļaujam to istabu nekārtot. Un tas, ko mēs darām, tad mēs bērnam varam teikt, bet te vēl citas lietas, šī nav tikai atkal
jautājums ir cēlonis, ka te cēlonis arī būtu jārisina arī ikdienas komunikācijā, kā ar bērnu ikdienā tiek komunicēts, vai nav par daudz šī kontrola, otrā pusē, vai nav par daudz arī, protams, ka pārāk atļauts, ka bērns iet un dara visu, ko vēlās, un vispār nesako līdz norādēm, un līdz ar to arī neveidojās tā autoritāte un tā vēlme arī sekot līdz tam, kad vecāks izsaka kādas norādes. Bet tas, kas šajā vecumā ir ļoti jādara, ka bērnam iedod to ziņu, ka tu jau esi gana liela, tu jau pati zini, tev pašai patīk dzīvot tādā nekārtīgā istabā, tad arī dzīvo. Bet, piemēram, ja jāvienojas par konkrētiem noteikumiem, un tad ar bērnu, kā savā ziņā kā tādu pieaugušo, apsēžos pie galda un vienojas, piemēram, par tādām lietām, ja trauki netīri, tiem vienmēr ir jābūt noliktiem, par kaut kādām mazām niansēm vienojās, un tad burtiski uzrakst tiešām kā noteikums uz lapas, un vēl jau labāk, ja ar bērnu izrunā, kas ir tās lietas, ko tu vari izdarīt un ko tu izdarīsi. Un tad mēs tā kā bērnam iedodam, mēs paceļam viņam to sajūtu, ka tu pats kontrolē kaut kādas lietas, kaut ko es tā kā ļauju, labi, lai tu tur miskastē tā istaba, bet, piemēram, traukiem vienmēr jābūt aiznestiem. Un tad caur šādu te formu mēs bērnam iedodam sajūtu, ka viņš tā kā var kontrolēt, bet tāpat laikā, kad seko līdzi mūsu norādēm. Bet te būtu jāsaprot arī ikdienā tas, kā bērns mācās, kā viņš seko līdzi savam stundu sarakstam, kā ir, piemēram, ar ikdienā ar telefonu lietošanu, kā ir ar draugiem, vai bērnam ir pietiekami draugi, vai ir hobiji, jo bērns arī var palikt tāds nevīžīgāks, piemēram, nekārtot istabu, ja tajā sociālajā pasaulē bērns nejūtās pārāk apmierināts, un tad bērns var arī vairāk tā kā ierauties sevi un neinteresēties par apkārtējo pasauli. Tīpaši 14 gadu vecums ir pubertātes laiks, un šeit ļoti bērniem arī veidojas tā distancēšanos no vecākiem. Viņi vairs nevēlās vecākus tik ļoti kā vecākus aprūpējušus. Viņi vairāk vēlās tā kā tādu čomu, ar kuru var parunāt, bet vēl joprojām, lai tas čoms būtu tāds, uz kuru var paļauties un uzticēties, un lai būtu arī tās stingrās robežas, kad neaizlaiž to, kad bērns pats izvēlās, jo tad bērnam var veidoties arī tā trauksme, kad viņam nav uz ko paļauties, un bērnam jānodrošina tā sajūta, ka es te esmu. Un, ja, piemēram, zinās, ka tur varbūt tās ar draugiem ir strīdi, vai, piemēram, tur mācību procesā kaut kas neiet, tad parādās tas pieaugušais vecāks, un tad viņš arī vada šo situāciju kā pieaugušais vecāks, kad arī runā par to, ka tev izstāsta, ka tev ar draugiem ir grūtāk, vai arī, kad tu bieži neej ārā, un pārnāt arī tās situācijas ar bērnu, kāpēc bērns neiet ārā, tad virzīt, kad labāk aiziet uz kādiem pulciņiem, vai, piemēram, tagad vasarās nometnēm. Un šajā vecumā, kas ļoti labi strādā, ir stāsti par sevi. Bērnam ļoti patīk, kad viņiem vecāki stāsta, kā viņi bija šajā vecuma posmā, kad arī tur, piemēram, strīdēs, kad arī draugi mainījās un tam līdzīgi. Un tas tāds īstais stāstījums, bet noteikti jāskatās, vai apakšā nav vēl kaut kas cits bez tām plašajām robežām. Tā. Tad šodien mēs noslēgsim. Paldies par klausīšanos, un es ceru, ka tie piemēri, kā skaidroju, palīdzēs saprast, kas ir cieņpilna audzināšana. Principā tas ir vienkārši tā attieksme, kā mēs komunicējam, un kad vēl prom veidojam tās robežas, bet kad neejam tajos grāvjos, kur ir visatļautība un kur ir pārmērīga kontrola, bet jāatrod tas zelta vidusceļš, un būs situācijas, kur tiešām būs jābūt stingri, un būs situācijas, kur ir šī visatļautība, bet tās situācijas, kur bērns drīkst pats izvēlēties, un vecāks vienmēr paliek tas, kurš ir autoritāte, kurš ir tas, kurš vada situāciju. Tiekamies citās nodarbībās, un lai jums ir šī diena jauka un pārdomu bagāta.